Paši. Kamēr mēs gaidām pārējos. Ko jūs gribat šodien, ha? What's the idea? Uzzināt kaut ko jaunu. Kaut ko jaunu. Tas būs pārāk viegli. Tā kā. Augstāk standarti ir? Iedvesmu. Labi. Kas tad? Kaut ko lietojam. Labi. Mums ir bišķi jāpagaida. Jā, es parunāšos, jā. Labi, kaut ko jaunu, kaut ko lietojam, kaut ko iedvesmojošu minēju. Kā jums? Kur atnācāt, zinat? Jā, plus mīnus. Cool. Ir kāda expektācijas? Kaut ko? Kas bija otrais? Kaut ko papildināt. Būs jāiebrauc tavās smadzenēs, lai saprastu, ko tu vēl nezini vai zini. Kā pārējiem? Jūs esat māc, tāpēc es arī īstumā pilnīgi individuāli ar jums visiem parunāties. Kā tev? Jā, kā izvirzi kaut kāds grib, ko varētu gribēt? Kā izvirzi? Kā? Tu nav pa mērķiem? Nē, par produktu izstrādē. Tu esi kaut ko jau dari, būvē? Izējis, negluži, bet mums bija pielāgojumi risinājumi un bija ilgs ceļš, lai atrastu kaut ko produktizējumu. Programmatūras izstrādē, bet tā arī tas nenotika īsti. Bija pieņēmumi, ātri kaut kā gājām cauri, kaut ko iterējām. Ok, labs. IT joma es dzirdēju, ja? Kaut kas tu teici, ko web izstrādes. Mums bija teksti, kas taisīja no vizuāliem input datiem, plašas sistēmas, īstenībā diezgan līdāri. Tā, ka bija, pietiekami kompleks tā, ka es tikai virspusē varētu izstāstīt, bet pietiekami, lai kādam būtu derīgi un varētu nofinansēt. Ok. Ražotājiem par loģistiķiem tikā kompetences bija backendā. Jā. Bet, Sales neaizgāja? Jā. Īsti ne, tur vairāk ķīmiskas propertīs īpašības, Jā. novaldēt regulatīvas un regulatīvas, cik kvalitātes kontrolē sistēmas. Jā. Tas nederēja. Jā. Ok. Kuļās, es vairs viņam nestrādāju. Ok. Paņemts un tā mēs kaut kā ejam cauri. Interesanti. Tā. No. Uzzināt metodi, kā identificēt pieprasījumu kāds. Globāls tirgus, tur kāda cita īstumā jums vajag parunāties, jā. Nē, es darbojos īstumā globālā tirgu. Tikai Latvijā? Jā. Nē, es eksperimentēju, bet ne tā, ka es varētu teikt, viss rulē, jā. Nodarbība, visticamāk, IT pakalpojumi, tas ir uz globālā tirgu. Jā, visticamāk, jā. Latvijā ir domājis. Es vienkārši domāju, kā sevi, kā piemēru kopumā, noteikti tur uzreiz var ieteikt pameklēt kādu saucamā mentoru vai cilvēku, kas tiešām ir mēģinājis izdarīt jau tieši to, kas ir līdzīgi tavā prātā, un vienkārši aiziet tā kā, izkratīt no viņa zināšanas, lai viņš pastāst, ko viņš dara, un aiziet. Tas vislabākais, kas nostrādā šajā gadījumā, es domāju. Savukārt, kā atrast to mentoru? Kā... Konkurentu izpēte tas saucās. Tieši? Konkurentu izpēte. Ja tev apmēram ir skaidrs, ko tu gribētu darīt, pameklē, kuri uzņēmumi to jau dara, un ej nointervē viņus. Kāpēc nē? Ja pateiks nē, tad ok, nē, bet atslēgas kaut kāds cilvēks. Vienkārši aiziet parunājos, ka esmu students, plānoju šajā jomā kaut ko darīt, tā kā vai es varētu pastāstīt, kā jums gāja. Tie runā par mārketingu pēc idejas. Mārketingu cilvēkiem patīk stāstīt, kā viņi lietas izdara. Ja viņam līgumā nav atrakstīts kaut kāds konkrēts NDA, tas non-disclosure agreements, ka viņi nedrīkst neko stāstīt. Tad viņi pateiks, sorry, nevaru, bet viņam jau forši, ja viņam kaut kas ir izdevies, tad viņi labprāt pastāst. Jo tas arī viņas savajādi reklamē. Jā. Uzvar scenārijs. Jā, win-win, jā, exactly. Alf, kā tev? Ir kādas pāris idejas. Jā. Surface level. Jā. Surface level. Ok.
Produkts vai pakalpojums vai kaut kas web, kura virzienā? Pakalpojumi, ja? Ok. Tos es vairāk saprotu. Es nezinu, kāpēc, bet es arī esmu pakalpojumu jomā. Ik pa laikam atgriežos viņā. Laikam viegli ir piegādāt cilvēkiem, ja tu saproti tos servisu, pakalpojumu. Jā. Okay. Kas man vēl? Tev kolēģis uzrādās blakus. Kāds tev gaidas šodien? Ir kaut kas konkrēts, kas būtu interesanti šodien saprast, uzzināt? Neņemot vērā to, gan jau kaut kādas gaidas tāpat bija, ka tu atnāc. Neņemot vērā tēmas nosaukumu, tev varbūt ir šā vai tā kaut kādas ekspektācijas gaidas pret šodienu, pret šo laiku, kamēr mēs būsim te kopā. Jā, es gribētu iemācīties. Ok. Dažiem jums zemes ekspektācijas, vienkārši kaut ko jaunu. Es to saucu par zemām, jo tās diezgan viegli. Es vienkārši pasaku kaut ko, ko jūs nesat dzirdējuši, valā, jums kaut kas jauns, ceļieties, neiet projām. That's it. Tu jau dzirdēji, laikam nebija aizdomājies, ka pēc idejas tu vari iet projām, jo tev viss. Jā, mēs varam tās idejas attīstīt tālāk. Jā. Pastāvīgi. Ok. Pastāvīgi attīstīt idejas tālāk. Jā, kas mums vēl nav, kas izvairās? Mums meitene telefona aizmugurē. Kādas tavas ekspektācijas šodien? Arī kaut ko, jā. Ok. Kvalitāte. Legāli. Kā reģistrēt uzņēmumu, domā? Ok. Jūs pareizi saprotat, kurā brīdī varbūt vispār vajag to legalizēt? To es saprotu? Jā. Ok. Labi. Tev tu būs Marta kāds grāmatvedis jāuzaicina kādā brīdī? Jā. Jo tā... Man joprojām nodokļi diezgan pelēka bilde, laikam, es neteikšu melna, jo kaut ko es sev jau saprotu pēc pāris gadiem, kad tas ir mocīts, bet es joprojām uzticos vairāk tam cilvēkam, kurš sakārto papīrs, nekā tam, ko es zinu par to visu. Visu laiku mainās, jā. Es gribu zināt, kā izdomā no idejas, ka tas ir produkts vai nav. Jā. Mēs taisim ciet, jā? Ok. Jā. Tu man pateici vai nepateici? Man liekas, ka nē. Neteicu, laikam, jā. Man liekas, būtu interesanti saprast, kuras biznesa idejas vajag būvēt, kuras nevajag būvēt. Tā ļoti ieciklēs, ka tas tik forši būtu, bet uztaisīt nevienu nevajag. Tā kā saprast, vai to vajadzēs. Validēšana, jā. Kaut kā līdzīgi, ko tu jautāji arī par to, to mārketingu pēc idejas, jā. Jā, ļoti labi. Marta, kā tev pašai? Hello. Es saku jā par tiem produktiem, par to, kā tad izdomāt to validāciju, jā. Jā. Kā izdomāt to validāciju un citu skatījumu, citādu skatījumu uz lietām, citu perspektīvu. Varbūt tu arī strādā ar pietiekami daudz interesantiem jautājumiem. Daudz tev ir savu veidu domāšanu, kas ir superīgi iespēja, profesionāli, par citādāk skatīt, salies kopā. Ok. Tā. Tad daži uzrādāties. Kādas ekspektācijas no tā, ko mēs šodien varētu izdarīt? Kas būtu baigi vērtīgi, ko paņemt tagad līdz pēc tam? Ok. Atvērts for anything. Ok. Labi. Kā tev? Man patīk praktiska pieredze, man kaut kā grūta teorija, bet jā, es arī jūs atvērtas, jā, praktiski vai. Tu kaut ko jau attīsti arī? Nē. Ok, tad tu esi... Vienkārši neatzinās, tur jau viss kārtībā, jā. Tas ir kaut kas cits, jā. Mēs jau nav tā, ka mēs pirmo reizi atzīstamies tā kā publikā, ko mēs tā kā eksperimentējam, tā kā viss kārtībā. Un vēl viens kolēģis uzrādās beigās stūrī. Kādas tev ekspektācijas? Ja reiz mēs laiku pavadām kopā un...
Savā ziņā. Otrs bija produktu definēšana, jā. Jā, tas arī gribas izprast to praktisku pusi. Jā. Kā labāk izveidot to ideju, kādu realizēt. Ok. Ļoti labi. Jums liekas, kā arī, mēs laikam arī sākam, ne? Es domāju, ka mēs sākam. Jā. Nezinu, jums reāli liekas, ka ideja ģenerēšana mūsdienās ir problēma? Es tā kā redzu dažus galus. Es domāju, mēs visi varam piekrist tam, ka ideja ģenerēšana vispār vairs mūsdienās nav problēma. Visiem ir pieejams ChatGPT, Gemini, DeepSeek un Groku un viss šeit samiet iekšā. Tagad vēl uzstājas AI aģentus, sakombinē viņus kopā un vaļā tev ir tava ideja un vispārējais. Bet ko viņi neizdara? Daži īstenībā pat realizē. Ja mēs runājam par digitāliem produktiem, viņi arī uztaisa digitālos produktus, sakombinē kopā ar Canvu, iedod viņam Google Docs, Excel, saliek kopā, ieliek tev Etsijā, palaiž Etsijā un beigās jau tirgo kaut ko savu. Viņi nevar uzzināt reģionālo pieprasījumu. Jā, tā kā būtībā jautājums ir par to validāciju līdz galam. Beigās vai mēs sapratam, ko mēs ražojam. Un tas varbūt ir tas caurums, kas vēl nav aizpildīts. Es domāju, ja mums izdosies sakombinēt vēl kaut ko klāt, kas uzreiz jau uztais digitālo produktu, pieāķē klāt meta reklāmas, iemet viņam 500 eiro un notestē uzreiz, vai Teksasā interesē tas, ko tu uzražoji, tavu e-grāmatu vai es nezinu, tev var būt blueprints kaut kādam tur mūžīgam dzinējam. Un ja tur kāds nopērk, tad būtībā arī tas viss ir izdarīts. Tad tālāk jau pēc idejas viņš varētu ļaut, lai AI strādā. Tālā vietā. Viņš izdara visu. Jautājums, protams, ir, par kuru posmu mēs varam šodien runāt vairāk. Jo ideja ģenerēšana vispār nav problēmas. Kādreiz bija tas, ko ierakst Google, un mēs visi redzējām tās 100 idejas. To blogu rakstu, 100 idejas, no kurām tu vari pelnīt naudu. Tagad mēs ierakstām Google, tagad viņas visas ir 100 blogi AI uzrakstītie, un mēs pataisno paprasām tam čatam. Idejas nav problēmas. Commitments idejām ir. Ja būtībā tas, kad mēs kaut kādai idejai uz konkrētu laiku atvēlam savu dzīvi. Šī ideja man šķiet pietiekoši kritērijus jūs varat domāt paši, kas kādam gribās, lai ir aizraujoši, kādam gribās pēc iespējas pelnošāk, kādam gribās, lai ir tas saucamais mērogojumība, scalabilities. Būtībā jūs izdomājat, kas jums ir svarīgi kritēriji, pieāķējat klātē idejai, un tad, ja jums saka, jā, šā ideja ir visi mani svarīgie kritēriji, tad es viņai, mans commitments viņai ir, es šai veltīšu nākošo dzīves kaut kādu posmu. Kas tas ir? 2 nedēļas nozīmē, ka tas bija vienkārši kā saka, īsais randiņš. Tagad 2 mēneši ir jau kaut kas, cik mēs esam patestējuši. 6 mēneši mēs esam jau dabūjuši ideālā gadījumā pietiekoši daudz atteikums no klientiem un atraduši vismaz kaut kādus tur 5 maksājošos. Gads jau nozīmē, ka jūs jau reāli jau strādājat vismaz pie tās idejas. Un arī terapija strādā vismaz pusotru gadu griezumā. Tas nozīmē, ja jūs pusotru, 2 gadus strādājat pie idejas, tad jūs ar viņu jau saugat kopā, tas jau mazliet arī jūsu identitāti jau mījās, un tur potenciāls tur ir grūti viņus jau atmest, laikam jāsaka tā. Bet ja līdz tam vēl nav iespējams viņu neko pelnīt, tad iespējams atkal ir nepareiza ideja. Tas kā ideja, kur tā validēšana. Izdodas noķert domu. Timeline dzirdējāt? Jebkura ideja, ja mēs runājam par... Es ieskačēšu arī mazliet par sevi. Kāds zina vispār mani jums? Zina? Nezinu. Mārtiņā, jā? Daži cilvēki. Ok. Es esmu pakalpojumu sfērā bijis pārsvarā. Un par savām idejām es domāju no 17 līdz 24 gadiem. Neko īsti nerealizēju. Visu kaut ko eksperimentēju. Visu kaut kas ir mēģināts darīt. Un es esmu piefiksējis, ka es dažreiz esmu uztaisījis kaut kādas lietas pāris gadus pa ātru, kad viņi notiek trendā. Man tas vienmēr likās slikti. Problēma bija tā, ka es vienkārši neturpināju ražot un nebija pietiekoši ilgi, līdz tas trends atnāca līdz pie manis, un es varēju īstenībā normāli būvēt biznesu to. Es parasti novēru, man bija 3 gadus pirms tas kļūst trendīgi, es tā sāku tās lietas darīt, bet pēc 2-3 gadiem, tā kā es neesmu spējis validēt un tur nav bijusi auditorija, es būtībā viņas atmetu, un es pēc tam redzu, fuckeri, tur kāds jau jau uzstājas biznesu. Viņi noķer trendu, viņiem iet uz priekšu, un es jau tā kā sen jau biju atmetis, un es esmu jau citā iekšā. Un tā bieži ir mana problēma. Viena bija, es atceros, tas bija, es vēl Vācijā dzīvoju, es taisīju, es viņu nosaucu par boomboxu, varbūt, zināt, tā kā koferi iebūvēts, tur tumbas bija, un iekšā tur bija pastiprinātais akumulators, es biju uzbūvējis tādu, ko vienkārši mēs ar draugiem braucām pie ezera, un es atceros, mēs domājām,
vajadzēja kaut kā, lai var mūziku paņemt līdz klausīties, nu, jo tur elektrība nav. Tad toreiz visu pasūtīja, saskrūja, aprēķināja, uztaisīja kasti, uzlika plecā, smaga, bet strādāja. Un pat bija viens pirmais klients, viņš gribēja man nokaulēt zem pašizmaksas, to es tā kā neļāvu. Tas bija mēneša laikā dabūju savu klientu. Bet es sapratu, ka baigi lēni likt kopā, diezgan dārgi sanāca. Tur būtībā virs 100 eiro bija izmaksas, un neviens negribēja maksāt par tādu tā kā koferi vairāk par 120 eiro. Es sapratu, tas bija tāda robeža. Atmetu. 3 gadus vēlāk iznāca ārā visi Sony, JCI un viss tās tur tumbiņas, ko tagad visi nesā līdzi un visiem ir tā kā. Un es sapratu, ka es biju kaut kādā ziņā trendā, bet pāris gadus pirms, un laikam arī lielās industrijas noķēra. Nu, es viņām nebūtu varējis konkrēt. Es būtu varējis mēģināt iet nišā, ka tas ir kaut kas unikāls, kaut kas interesants. Bet, man liekas, iespējams, viņa kā relikvija stāv kaut kur laukos klētī vēl. Tas tā, lai es atceros, ka man ir bijušas tādas idejas. Bet pēc tam ir pakalpojumu biznesā, es biju turismā. Tas bija ar vienu draugu kopā. Dzīvoju Vācijā, pēc Vācijas sapratu, kādu jēgu dzīvot. Nezinu, nu ko daram, braucam uz Indiju, aizbraucu uz Indiju, atradu jēgu, atgriezos Latvijā. Un ar viņu kopā viena no jēgām samijās ar mani video pasauli, un viņam interesē ceļošanu, tad mēs, es domāju, ok, es varētu filmēt arī ceļojot un ceļošanu un turismu uzņēmumus, bet savilkām ideju uz turismu uzņēmumu. Un viens no tādiem pakalpojumiem, ko mēs testējām, šis varbūt tā doma, varbūt, ko es varu iedot, kā notestēt to domu pirms jums ir izmaksas. Jo tas ir tas, par ko mēs īstenībā runājam. Tā ir tā īstā validācija. Ja mēs ejam, tas, ko jūs darat mājās, garāžā, ar draugiem, ar ģimeni un visu kaut kur citam, tas ir forši, tas ir cute, tas ir jauki, bet īstā validācija ir tikai tajā brīdī, ja kāds jums samaksā, nu, nobalso par to, ko jūs darat ar eiro. Tas var būt 1 eiro, 100 eiro, 1000, nav svarīgi. Tas ir eiro, ko kāds ir atdevis savu smagi pelnīto eiro, viņš ir atdevis tev, jo viņš tic tam, ko tu spēj uzražot vai piegādāt. Tā ir vienīgā visīstākā validācija. Jo tajā brīdī, kad tev kāds kaut ko samaksā, tu vari uzdot jautājumu, ko es gribu vairāk par gabalu vai vairāk apjomu, nu, tādā ziņā, vai nu vairāk šādus pašus klientus, vai nu vienkārši celt cenu, iespējams tie būs citi tipi klienti. Bet turismā tas bija tik forši, es iedošu tādu domāšanas modeli, kas man palīdzēja tā kā izlausties ārā no tādas domāšanas, kur saražošu, es vienkārši dažiem arī dzirdēju, saražoju, neviens nepērk. Tā kā kaut kas tāds, tā domāšana. Un mūsdienās šim, dažreiz piekritīšu, dažreiz tiešām tā ir jādara, bet pārsvarā testējot, validējot idejas, tas ir tāda kā pārāk lēna un vecmodīga domāšana. Tas, lai saprastu to domu. Jo mēs runājam, piemēram, es izmantošu to piemēru, kas bija ar turismu uzņēmumu. Mēs uztaisījām tādu ideju. Mēs piedāvājam braucienus, kas, piemēram, ir vidēji 3-4 dienas, tie bija tie īsie piedzīvojumi, tu viņus var nopirkt, un tu uzzinās, kur tu brauc tikai, man liekas, mums bija 48 stundas pirms lidojuma. Būtībā līdz tam tev nav nejausmas, kur tu brauc. Un mēs toreiz domājam par to, kā to iepakot un kā to pasniegt. Un tā bija tāda īstākā validācija, un tā kā, forša ideja. Un otrs, čoms, jā, arī forša ideja. Pajautā kā cilvēkiem, jā, ir forša ideja. Bet reāli, nu, mēs tur varam kaifot par viņu, bet kamēr neviens nepasaka, tas ir interesanti, šeit man uz 150 eiro, jo tie bija, mēs domājam, tik tādi budžeta klasi tie braucieni bija. Vidējā cena arī apmēram arī bija 150-200 eiro. Mums iznācās sakomplektēt lidojumus ar hoteļiem kopā. Un tā schēma apmēram ir tāda, ko šis nav nekāds baigi jaudīgais, bet labi. Jā, šis nepumpējās arī. Mēģinam. Tā ideja ir uz timeline. Tātad, domājam līdzi. Jums arī domāja katrs par savu ideju. Tagad jums viņa ir. Es pieņemu, ja nav, tad varat izvēlēties vienu no pagātnes, kur jūs esat kādreiz mēģinājuši. Viņums tur ir. Un mēs runājam par fenomenu, kas saucās angliski perceived value, latviski uztvertā vērtība. Tas ir vairāk atbild uz tavu un arī tavu jautājumu. Jo tas, ja mēs runājam par idejas validēšanu, mēs runājam par to, kas man ir jāparāda, jāpasaka, tekstā jāuzraksta, lai es parādot tev vai jebkuram svešiniekam, tu tikai izlasi, tu ieraugi, un tu tikai, tas ir tas. Un man tas uztais šo klikšķi, un es tikai saprotu, kas tas ir. Tas ir tas grūtākais uzdevums, kas man ir jāparāda un jāpasaka, lai tev būtu tā kā make sense, šeit mana nauda.
Tikai to sauc par perceived value, uztvertā vērtība. Jo, ja mēs runājam par ceļošanu, piemēram, mūsu gadījumā tas bija brauciens šāda veida ceļošana, tu samaksā, un tu jau nekur nebrauc vēl mēnesi. Tu mēnesi dzīvo ar savām idejām. Un mūsu gadījumā tu pat nezini, kur tu brauks. Tu tikai zini, ka tu kaut kur brauksi. Un ņemot vērā, ka tas ir 150 eiro, man cilvēki rakstīja, vai tas būs uz Lietuvu? Es negribu lidot uz Lietuvu, vai kaut kā tur bija komentāri. Mēs atradām tur, testējot, mēs atradām labākas lidojumus, bet tā doma bija ļoti vienkārši, kā mēs testējām. Šis arī neiet. Uzdrošinies, mēs toreiz viņu nosaucām uzdrošinies mesties piedzīvojumā. Un kas tas bija? Visātrākais tests bija vienkārši Facebook posts ar bildīti, uzraksts, uzdrošinies mesties piedzīvojumā, apraksts. Šo mēs piedāvājam. Un tur bija, lai dabūtu to validitāti, tur bija arī, piemēram, 27. aprīlis. Vienkārši pieliks datums. Reku, tajā datumā ir šis brauciens. Un cilvēks uzreiz jau pastāsta, un tur, protams, cena klāt, piemēram, tur bija 150 eiro. Un tas ir tas, kas bija jātestē. Cik daudz informācija bija jāpieliek, lai svešinieks saprast, kas tas ir. Un tad vienkārši pieliek, ok, cena bija vajadzīgs, datums bija vajadzīgs, nosaukums vajadzīgs, bilde vajadzīgs, smuka palmu bilde bija vajadzīga, un tad vienkārši saliekot kopā, izveidojās tas, kas ir šis perceived value. Es uztveru šo vērtību. Es svešinieks pastāst, man 27. aprīlis, man brīvs, pētēt draudzenē, tev brīvs? Jā, man brīvs, braucam, braucam. Kur? Es nezinu, reku ir džeku uztaisījuši kaut ko interesantu. Un tajā brīdī cilvēks mums sazinās, un mums aiziet nākšais solis. Mums ir saziņa. Tas jau tas, kas īstenībā jebkurai validācijai pats svarīgākais sākumā, kad kāds ar mums sazinās, vai viņš ir ieinteresēts. Biznesā to sauc par leads, jeb warm leads, jeb siltie līdi, ja būtībā kāds ir ieinteresēts tajā, ko mēs daram. Viņš mums, kad viņš prasa, hei, tas nav scam? Mēs sakam, nē. Nākšais, ka mēs sakam, ja tu mums samaksās 150 eiro, tev viss būs, lai tu varētu lidot. Un tad, ja cilvēks yes, tad viņš mums samaksās 150 eiro. Mūsu gadījumā kontā plus 150 eiro. Vēl nekas īstenībā noticis. Tikai vienīgais uztaisīja postu, uztaisīja aprakstu, nopublicēja, cilvēks ieraudzīja, viņš uztvēra vērtību. Es sapratu, ka tā ir vērtība, šitas ir priekš manis, šeit tev 150 eiro. Manā gadījumā viss, ko es esmu iztērējis, pašlaik ir tikai kas? Dzīvības enerģija, jā, protams. Jā. Mana dzīve, manas ieliktās tur 3 stundas, vai cik es esmu meditējis, lai izprastu to ideju un to schēmu un kā to noprezentēt. Tas, kas notiek pēc tam, ir šeit cilvēks samaksājas, viņš kļūst priecīgs, jo viņš zina, ka viņš kaut kad lidos. Viņam galvā viss, tā vērtība īstenībā tikai pieaug, jo viņi zina, ka viņi kaut ko gaida uz mēnesi, apmēram, Dievs, mēnesis. Viss nākšās 4 nedēļas kļūst jautras, jo tu zini, ka tu kaut ko gaidi, kaut ko neparedzami, kaut kas aizraujošs būs, kas tas būs, es nezinu, samaksāju, I don't know. Galvenais, lai džeki piegādā. Un tad ir tā biznesa daļa sākas šeit pēc tam. Gandrīz krāsas mums ir. Pēdējā cerība mums. Yeah! Kas notiek šeit? Jā, jāpiegādā, ko es apsolīju beidzot. Jā. Exactly. Piemēram, pieāķējam lidojumu, pieāķējam hoteli, mums izdod super duper mega deals, piemēram, tie ir mīnus 100 eiro, un tur bija 48 stundas pirms izlidošanas, cilvēks aizlido, un viņš ir happy. Tas, kas ir mums šajā gadījumā, veidojās mūsu kaut kāds cash flows. 150 plus, mīnus 100, biznesām aiziet 50 eiro. Reku novalidēt biznesa ideja, ieliekot tikai laiku. That's it, pēc idejas. Tagad jautājums, ja jūs domājat par savām idejām, kas jums ir tagad, piemēram, jāparāda, jāpasaka, jāuzraksta, lai viņu arī uztvertu kāds šādi, un viņam liktos, ka pastāst man vairāk, vai izrakst man rēķinu, es sapratu, es gribu. Rakstu rēķinu ārā. Šo mēs ar studentiem runājam daudz, un dažiem noklikšķi, lielākai daļai nē, jo šis pieprasa ļoti lielu psiholoģisko faktoru. Kā jums liekas, kurš tas ir?
Nē, vienkārši emocionāls faktors, laikam, afekta stāvoklis, tas īstenībā viens. Domāšana, ko patērē spēles, redzēt, un kas viņu piesaistīs, samaksāt par pakalpojumu. Jā, tur sarežģīja, bet jā, arī tas viss ir. Nu, protams, uzticība ir vajadzīga, bet reāli tas no jums prasa drosmi. Vienkārši drosmi prasa. Paldies. Jo, ja jums nav drosmes, jūs nenoriskēsiet pārdot kaut ko, ko jūs neesat jau piegādājuši vai neesat uzražojuši. That's it. Tas kā uzņēmējiem pamatā pats svarīgākais faktors ir spēja uzņemties risku. Ja jums ir ritīgi grūta risku, kačājiet riska apetīti kaut kādā ziņā. Dariet katru dienu kaut ko mazliet riskantu. Katru dienu, kas no jums pieprasa mazliet drosmi, mēģiniet identificēt, hei, ko es šodien varu izdarīt drosmīgi, un pamēģiniet, un rīt tieši tāpat, ko es varu izdarīt drosmīgi, un tāpat, ko es varu izdarīt drosmīgi, un vienkārši audzēt to drosmes, jeb riska apetīti, jo šito bez kaut kādā ziņā vienkārši tīras drosmes vai kaut kāda riska uzņemšanās nevar uztaisīt. Worst case scenario, mēs pazaudējam naudu, klientam varam atgriezt, būtībā, ja klients pasaka beigās, ir tik sūds, tas bija tā kā es gribu atpēc savu naudu. Fine. Tu kā nopirkt kaķi maisā, you don't know, mūsu gadījumā tas bija risks dubultajā. Arī piegādes risks, cilvēku neapmierinātības risks, jo viņi izdomāja, ka viņi būs Maltā vai Krētās, bet mēs viņus aizsūtam uz Londonu. Vai aizsūtam uz Oslo. Tādā ziņā, bet tas bija tāds pirmais, mans ritīgi īstais pirmais tests, kur es sapratu, tāds service dizaina domāšana tā saucās, es sapratu, ka vienkārši īstenībā saliekot uz tāfeles šādā pašā veidā, es vienkārši tā arī darīju, uz tāfeles liku kopā, kas iet secīgi nākošajai lietai un kas man ir jāizdara kurā brīdī un ko es varu kontrolēt. Un tas īstenībā ir tā validācija. Kur ir mana kontrola? Šeit ir mana kontrola. Ja neviens ar mani nesazinās, tas īsti nav manā kontrolē. Viss, ko es varu darīt, tikai turpināt publicēt dažādos veidos, kā izdodas notvert kādu, kuram ir kaut cik interese. Tas ir manā kontrolē likt output, cik es varu izdarīt. To, ka man kāds uzrakstīs, īstenībā piespiest nevienu nevar. Dabūt svešinieku. Tāpēc mans uzdevums ir šeit visu laiku mēģināt eksperimentēt, līdz kāds uztver to vērtību. Un tajā brīdī tālāk viss arī izrakstīt rēķinu ir manā kontrolē. Ja es neizrakstu rēķinu, neviens nevar apmaksāt viņu. Latvijā īstenībā ļoti grūti cilvēkiem ar rēķinu izrakstīšanu. Kā jums ir bijis grūti izrakstīt rēķinu? Jā. Man arī. Man kādreiz bija grūti, daudz grūtāk. Tagad īstenībā man daudz vieglāk ir. Mums bija tāds ar vienu kolēģi, viņš arī marketinga uzņēmums, mēs ieviesām tādu, ka džingliņu sev nediena bez rēķina. Būtībā tas nozīmē vienkārši turēt tempu un katru dienu izrakstīt rēķinu. Vienalga kāda liels masa, vienkārši nediena bez rēķina. Izrakstīt rēķinu? Neizrakstīt. Kāpēc? Tas vienkārši arī iedeva tādu pašiem tādā pamainīt domāšanu tajā tempā, kā vajag eksperimentēt un sazināties ar cilvēkiem pēc idejas. Šeit tā lielā gudrība ir tajā, kas ir manā kontrolē un kas nav. Un visu, kas ir, to darīt. Bet, lai darīt, vajag to drosmi, un lai mums savāktos drosmi, ir jāspēj uzņemties kaut kādu risku. Ja mēs nespējam uzņemties risku, tad beigās tāpat mēs neko nedaram. That's it, pēc idejas. Viss var, Es saprotu, ka mēs varam vainot mūsu vecākus no citas cilvēks, kuri mums neiemācīja uzņemties riski un iedot drosmi, bet eventually šajā telpā viss ir pietiekoši veci, jau viedi, lai, ja jums ar to ir grūtības, tad coachings, psihologi, terapijas, doesn't matter, lasiet, klausieties, iemāciet materiālu, trenējiet drosmi. Tādā ziņā, that's about it. Ir pietiekoši daudz materiāls mūsdienās jau pieejams. Vai par šo rodas jautājumu? Vai kādai no jūsu idejām jums tagad liekas, ka šis nav pielietojams jums? Jo iespējams ir kāds modelis, kur tas nav pielietojams. Pielietojums ir vienkārši jāapsēžās un jāpadomā secīgi, pēc soļi. Saprast, kas būtu tas minimālais produkts, ko varētu piedāvāt un validēt saprast. MVP. Dzirdēts? Most valuable player. Minimal viable product. Ir tas nozīmē to, ko pateicu. Kas ir tas, ko es varu pārdot? Būtībā, kas ir tas, kas ir piemēram, ja mēs ņemam par šo, kas ir vismazākais, ko es varu uzražot, bet tas ir pārdodams.
Nu, manā gadījumā tas ir vismazākais bija atrast lidojumus, hotelī un savilkt kopā visu informāciju, salikt vienā PDF lapā un nodot cilvēkam. Un tas bija MVP. Man ir kaut kas viņam jāizdod informāciju, jāsabūko visu informāciju. That's it, mans MVP. Tālāk, kad es to sapratu, ka šito visus var izdarīt, tad vienkārši man sākās šis darbs. Kā es to varu iepakot un parādīt online pasaulē. Un tā ir tā šī. Bet šeit ir grūti daudziem, bet ne jau tāpēc, ka mums būtu grūti izdomāt, ko pielikt klāt pakalpojumam vai precei, bet īstenībā, cik daudz mēs varam noņemt nost, līdz viņš joprojām ir pārdodams pakalpojums. Tagad noņemt nost maksimāli daudz. Piemēram, to pašu ChatGPT, ja mēs paņemam kā piemēru, viņam tur 5 dienās ieskrēja 100 miljonu lietotāju, un viss, kas bija, cilvēks varēja čatoties, ja viņi uzrakst kaut ko, un viņš tur sekvencē turpināja atpakaļ sarunu, un tur deva, pārfrāzēja, un visu kaut ko viņš darīja. MVP, that's it, miljoni iemetās cilvēki iekšā, un pat nevarēja, man liekas, maksāt sākumā, tur bija problēmas, viņā brīdī pat neņēma naudu, tur aizgāja viņam tas brīdis, kamēr viņi iekustināja to visu. Bet tas arī tas, cik daudz mēs varam noņemt nost, un joprojām cilvēks pirktu. Nu, tu varētu joprojām viņu piedāvāt, laikam tāds jautājums. Nevis pirktu, bet tu vari piedāvāt. Tās idejas, kas jums ir, jūs varat varbūt šodien mēģināt nodefinēt to jautājumu. Kas ir tas, ko tu vari noņemt nost, un tu joprojām piedāvāt, un tev liktos it's okay, good enough. Ja šito es varu izdarīt, šis ir pietiekoši labi. Tas, kas ir pārējais, ir vienkārši add-ons, slīpēšana, celt kvalitāti, visu kaut ko citu darīt. Bet kas ir tas pats kodoliņš īstenībā, ar ko ir pilnībā pietiekoši? Jo tur tas sākās. Ja mēs noņemam nost, nodefinējam kodoliņu, ar to viss ir forši. Ja mēs runājam par sākumu. Pēc tam jau visu kaut ko var darīt. Pēc tam jau var kačāt un būvēt un pārstrādāt. Nav tā, ka sākumā sāk ražot un pēc tam saprot, kad jau klients piebaros, tad sāk ņemt nost. Bet šitā var iztikt, tad lētāk un plašāk kaut kādu izēju materiālu, kaut kādu produktu ražošanu. Tas ir interesanta perspektīva. Jo, ja mēs piebarojam, tad tas kļūst, ja man kaut ko iedod, man tas jau kļūst kā pašsaprotams pamatpaketi. Ja man kaut ko sāk ņemt nost un man par to sāk prasīt, tad tur interesants ir tas psiholoģiskais. Piemēram, Spotify bija ļoti labs piemērs varbūt šim. Man liekas, ka joprojām ir, es nezinu, sen viņu abonēju, bet bezmaksas versijā visus var klausīties, bet dažas lietas man nav un man jāklausās reklāmu. Ja es viņiem sāku maksāt, būtībā viņi nevis man kaut ko baigi iedeva klāt, bet viņi vienkārši paņēma nost reklāmu. Un persīvi uztvertā vērtība viņiem pēc idejas, tas ir varbūt virziens, par ko ir jādomā, kur mēs it kā atņemam bremzes, vai mēs atņemam kaut ko, kas man ļauj būt varbūt ātrāk klientam. Varbūt, bet šis baigi triki, mēs ar vienu draugu gads apkārt mēs mēģinām aplikāciju uztaisīt, un mums bija bezmaksas versija un maksas versija. Es neatceros, ko mēs ielikām maksas versijā, varbūt tur ziņu garumu, ko varēja uzrakstīt, bet tajā laikā telefoni bija lēnāki, tas bija 15. gads. Vismaz manējais bija, un lai atvērtu piezīmju aplikāciju, es uzņēmu laiku, aizņēmu manam, kas bija Sony Ericsson, 15 sekundes. Kamēr rodas ideja, un es viņu pierakstu, 15 sekundes ir pārāk ilgs laiks pierakstīt, vajag uzreiz viņas. Un tad mēs uztaisījām aplikāciju, kuras vienkārši atveru, viņa atverās sekundē, un uzreiz jau klaviatūru mēs varējām pierakstīt. Uztaisījām, noeksperimentējām, tur gāja to ceļu, kad mēs sākam viņu uzražojām, lai redzētu, viņu var uzražot, un tad mēs sākām viņu pārdot, demo cilvēki, palaidām, 200 iztēdējām reklāmā, 250 dabījām atpakaļ, un beigās nokilojām, jo nāca ārā jaudīgāk telefonu, un tas laiks saruka ar vienu tāpat. Tā ziņā ideja vairs tā problēma bija balstīta tehnoloģiskā problēmā, nevis tajā, ka cilvēkiem, ka tas mūžīgi cilvēkiem būtu lēni telefoni, nevarētu atvērt ātras aplikācijas. Bet tas, ko tu saki, tāds interesants, tāds... Čips paliek, vai negaršīgāk, vai vēl kaut kā. Jā. Ūdens mainīšu garši, Jā. Ko es arī nezinu, izdarīs likt, es vairs ne. Viņš jau, nezinu, man tur nepārpirkt gadījumā. Vai krējums, piemēram, samazina iepakojumu. Līdzīgs, bet bišķi mazāks. Jā. Šitā tā garā. Tas ir tas, kad ekonomists pārņem biznesa vadību. Jo tā ir, man liekas, tā ir viena no tādām. Kā es to redzu? Tu redzi? Es redzu, un visi pārējie mēs jau arī redzam, kad mūsu savā ziņā čakarē, tā teikt. Un es nezinu, kā ir citās valstīs, bet Latvijā es ik pa laikam šo redzu. Noteikti tas interesantais rikošets, kad būtībā pie vadības nāk ekonomists, un ekonomists izdara ļoti vienkārši ģeniālu lietu.
samazina izmaksas produktā, paaugstina cenu un mums izvēlējas lielāka peļņa. Nu, būtībā, tas... Jā. Es vienkārši priekš pāriem to domu. Reku ir 500 gramu krējums, tagad viņš ir 400 grami. Būtībā šis maksāja 1 eiro, šis, piemēram, tagad maksā 1,50 eiro. Izmaksas viņam bija tur 30 centi, tagad viņam izmaksas ir 25. Un būtībā mums izdodas, cik mēs jau paceļam, te bija peļņa, sanāk, 70 centi. Te mēs runājam par peļņu jau 75 plus 50, eiro 35. Apmēram, ne? Sajauc? 25? Jo 50 plus 75? Pareizi. Jā. Un dažreiz šis ir ok risinājums, bet dažreiz mēs pazaudējam pārāk daudz klientus. Pēc idejas šeit mēs varam pazaudēt pusi no klientiem, gandrīz pusi no klientiem, un mēs joprojām pelnam tikpat. Nu, ja mēs skatāmies to tā. Jo, ja pirms tam bija, piemēram, 1000 nopirka 700 eiro, tagad nopērk 500, un mums ir gandrīz 800 kaut kāda. Mēs varam atļauties pazaudēt 40% no klientiem, un joprojām mums būs tieši tāpat pēļņa. Nu, protams, tur var būt cits problēmas. Bet šis man arī nepatīk. Daudzi biznesi tā dara, paceļ cenu, samazina kvalitāti, un tad viņi tā kā, kāpēc mums nenāk klientu vairāk? Vai kāpēc mums pusi no klientiem ir atkrituši? Tāds tā kā, man liekas, otrs interesants apčakars, kas man nepatīk, kas man sirdī durās, ik pa laikam ir Apple produkcijā, ka man ir jāmaksā eiro pa megabaitu, ne bet gigabaitu. Tas man arī liekas tāds absurds joprojām. Es nezinu, teikam, kas ir Apple produkts par, lai ielikt tajā kompī dubult lielāku atmiņu, man ir eiro pa gigabaitu jāmaksā, kas ir, tehnoloģiski pilnīgs absurds. Tādā ziņā, salīdzinot visiem pārējiem citiem ražotājiem. Bet viņi ir sapratuši, tas ir tas, kas bija šeit, ir tas angliskais, labi, es rakstīšu latviski, uztvertā vērtība, jo izmaksas viņiem gandrīz nekādas nav papildus tur ielikt, bet vērtību mēs uztveram kā klienti, tas ir kā masīvi, tur 256 gigabaiti vai 512 vai terabaits vai 2 terabaiti. Un tas par to ir, kad tur sāks tā apbižošana. Pietiekoši liela uzņēmuma var sākt apbižot, bet mēs jau līdz tam pat neesam tikuši, mēs pat validējam. Tas ir tas, kur var sākt apbižot. Tikai, ka tev ir jau tik uzticama tavu klientu bāzi, ka tu atrod jau veidus, kā no viņiem nopelnīt vairāk un iedot viņiem pēc idejas mazāk. Tāds trikīgi gājiens, protams, tas ir. Vai to vajag darīt? Es laikam teiktu nē, bet ja tev vienā brīdī darbā pieņems ekonomistu, kuram uzdevums ir atrast peļņu vairāk, viņš ticamāk teiks, samazinām to un paaugstinām to. Mašīnas riepās piemetam mazliet mazāk gumiju iekšā, nevajag tik daudz, vai necepjam tik ilgi vai kaut ko. Tā tas viss lēnām sākās. Un tad tipiski, kas notiek pēc tam, ir nokrīt tie klienti, un tad mums sākās, dzirdēja kaut kur uzticība, būtībā mums krītās tā uzticība, un tad atkal grūti ir, piemēram, pierādīt sevi atpakaļ kā vērtīgu produktu, lai mēs atkal viņu gribētu pirkt. Tas ir tas, kur tā problēma sāks. Mums nokrītās vērtība, nokrītās apjomi, klienti aiziet projām, un viņi jau pēc tam mēs nenāk apakaļ. Šitas? Krējuma grūtāk scalability, jā. Tev viss ir fiziskā ražošanas apjomā. Tu tikai vari scalot, bet... Jā, vispār tās funkcionalitātes nemaz prātot grūtāk teikt. Tas arī, viņi kaut kā, man liekas, viņiem labi strādās, ka viņi ir ļoti convenient, to viss ir Apple. Jā, tas ir klienta servis. Service design viņi ļoti padomājuši par pielietojamību. Tajā tur, cepuru nost, tā kā tas ir, man gan viss ir jau arī no Apple, jo man vienkārši, ļoti patīk, kā viss ir kopā. Viņi pie tā ir strādājuši jau 30 gadus, lai viņam tas viss būtu. Jā, bet tas ir kaut kas cits, tāpēc es ļauju viņiem arī sevi apbižot, tādā ziņā ar pricing pieņemsim. Jo es arī, man ir background arī tehnoloģija, IT jomā, esmu studējis vidusskolā. Es tikai saprotu plus mīnus, kas tajā ir, tajā tehnoloģija hardverā iekšā, un tad es zinu, ka viņi apbižo mani. Bet joprojām es nopērku, tāpēc, ka man tas atmaksājās software un kaut kāda efektivitātes un no citās jomās. Tagad es kā klients spēju laikam attaisnot savu kaut kāda brenda pārmaksu. Tā to varētu definēt. Tāda pieeja, kā es teicu, man krētnē gadījumā, Spotify gadījumā, Yeah. nav tāda baigi ilgspējīga. Man tas vienkārši liekas.
Nē, nu, pēc idejas ekonomiski tas ļoti vienkārši pateiks, ja joprojām tu nepazaudēji vairāk kā pusi no klientiem, viss fine, turpini. Varbūt klienti īstenībā gribētu 400 gramu iegulu un maksāt vairāk, who knows. Nu, iespējams, ir jau citreiz tāds interesants tas prikols par to cenu noteikšanu, kad ciroši piemēri, man pēc turismu man tur nesagāja partneri kopā, es aizgāju projām un paralēli atvēru vaļā, es viņu sauc par izaugsmas kafēnīcu. Tad mums bija kafēnīca un tad man bija Norvēģis arī partners, kurš nāca ar finansēm, lai atvērtu, un ar viņu mēs kāds 2-3 dienas arī diskutējām, cik jāmaksā ir kafijai. Jo, nu, skaidrs, kafijas izmaksas ir cik apmēram, zinat? Kā jums liekas, cik izmaksā kapučīno? Nu, pirms, tas bija 17. gadā, 15-20 centi. Tas, kas ir tajās mašīnās, ko jūs pērkat, tas īstenībā vēl mazāk ir. Tad par ko mēs runājam? 2-3 eiro par kafiju, tas jau nav par to, cik tur vērtība tam ir piešķirta, tas ir tikai un vienīgi par uztverto vērtību. Kāpēc, lai nevienam loģiskam, racionāli domāšam cilvēkam neliktos jēgpilni maksāt, cik mēs runājam, 10 un 20 reizes vairāk par dzērienu, zinot, cik viņš izmaksā, vai ne? Bet mēs diskutējām, cik vajadzētu būt kādai cenai. Nu, kur mēs ietilpsim, mums tur, kur bija kafēnīca, tad viņš izstaigāja visas kafēnīcas, savāca apmēram kādas cenas tur, tad mēs Excelī salikām vidējot, mēs skatījāmies, mums tā kā nē. Es domāju, ka mums jākonkurē bija tajā laikā ar kofīnu. Viņš uzskatīja, ka mums ir jākonkurē ar kostu, ja viņi tur bija blakus. Un tad beigās mēs uzlikām vidēji 50 centi dārgāk nekā bija kofīnam un kaut kādām citām. Bet mums bija mazliet lētāk nekā kostē. Tas sanāca tāds kaut kāds pa vidu pricings tajā bija. Jo es gribēju lētāk, viņš gribēja vēl dārgāk, tad mēs kaut kur mēģinājām novilkt pa vidu, lai saprastu, vai tā auditorija uztrāpās. Un mums diezgan labi mēs sapratām, ka tas, ka mēs bijām vidēji 50 centi dārgāk, pie mums vispār nenāca tādi, ka jaunieši, kas nemaksā 50 centus vairāk par kafiju, jo viņi aiziet uz kofīnu. Bet pie mums nāca tur studenti, ārzemju studenti, medicīnas studenti, pie mums nāca pavisam cita auditorija. Mums bija tāds, ka, forši, uztrāpījām ļoti labu auditoriju, kas mums patīk, ar kuriem mums ir forši strādāt. Un tas vienkārši par to, tā cena citreiz nosaka arī, kādi cilvēki pie jums nāks. Vai mēs varam piegādāt to kvalitāti viņiem, tas ir, protams, cits jautājums. Mūsu gadījumā mēs varējām kafiju diezgan viegli, tur baristā, iemācījāmies uztaisīt, gājām uz apmācībām, paņemam cilvēkus, un cilvēki, jā, viņi maksā tur 3 eiro, tur bija kaut kāds lielās latas, kas bija, tad 4,50 likās baigi daudz cilvēkiem maksāt, tad es skatos, gan visur maksā 4-5 eiro, gan maksā jau pa dzērieniem, jau tādiem kūriem lielākiem. Es vienkārši crazy, kā tās cenas. Es eju uz kafejnīcām, un liekas crazy, kā tās cenas ir mainījušās tagad. Un es vienkārši zinu, cik maz tur, cik maz ir, bet uztvertā vērtība joprojām ir tā lokācija, garša un vēl viss kaut kas, kas nāk līdz tam dzērienam. Tā kā atbild, scalability jautājums, kas ir grūti, kas ir viegli, būtībā, ko ir vieglāk un ko ir grūtāk scalot, tas, protams, ir, bet par cenām nav teikts, ka šis ir labāk. Vienkārši šis varbūt bija pirmais, šis varbūt bija testa pakalpojums, testa produkts. Un pēc laika varbūt saprat, ka cilvēkiem viņi visu laiku, piemēram, ja mēs runājam par krējumu, varbūt viņi uztaisīja aptauju, un viņi saprat, ka klientiem pēdējos 100 ml parasti mājās ledskapī tiek aizmirst, un viņi sapel. Un viņi laiku met ārā pēdējos 100 ml. Tad tagad viņi uztaisīja mazāku, jauns dizains, mazliet augstāku cenu, un apēda visu krējumu. Who knows? Varbūt viņi uztaisīja pētījumu un saprat, ka tas ir daudz labāk. Un varbūt ar to arī aiziet messaging nomaina, un varbūt nepazaudē nevienu klientu. Kāds varbūt ir, es tur dabūju mazāk krējumu, jo kādam tiešām patīk daudz krējums, bet saprotat domu? Tas ir vienkārši auditorijas jautājums, un kā to beigās pasniedz. Jo šis jau arī joprojām ir uztvertā vērtība. Viss, kas ir tā peļņas daļa, ja tā ir tas, kā to vērtību uztver, tas tavs potenciālais klients. Padomājiet priekš šī testa. Kas ir pēdējais, ko jūs nopirkāt, kas bija priekš jums dārgi? Jums liekas, dārgi, bet jūs vienalga samaksājāt. iPad austiņas, jā. Kā tu attaisno to? Tas ir instruments mums darba. Un tas, ka es domāju, ka par darbu, ka šitā tas ir vērtības gauma kaut kāds nepareizs attiecības ar naudu. Ok, paziet, tur pilnīgi terapija nāk iekšā un to, ka tas man darbā efektivitāte cels, ātrāk saslēgsies ar maniem pārējiem Apple produktiem. Ja, ko tas ar to Sony? Es varu runāt, man netrauc ar fonu. Es būšu vairāk biznesa, vairāk projektu, vairāk nauda. Paziet, cik daudz uztvertā vērtība caur vienkārši austiņām, kas maksā, cik tur 250, cik viņas maksā, ne? Tu tās lielās paņēmi. Ok, lielā. Iztīšos stilīgi, visi zinās. Tur arī nāk status līdz vismaz daudz citi elementi. Būtībā samaksājot vairāk,
Šeit jau tas jautājums, ko mēs vēl iegūstam ar to. Jā, 600 eiro, bet ja tu padomā par to, ka tu ieej telpā, un cilvēks ierauga kāds, kuram arī tur Apples un tās austiņas ierauga tevi, un tu tērē normāli, tu saproti tehniku. Jā, ok. Kāds ļoti dārgs pasākums, piemēram, biļeti maksā 900 eiro vai 1000, Jā. tev tā kā, Dievs, tas ir baigi dārgi, bet nē, tas būs vērtīgi, tāpēc, ka es satikšu to un to, kāds konvertēsies. Jā, un tas, labi, iedod vēl kādu piemēru. Kas bija dārgs, ko jūs, jā? Man šodien, es parasti vienā vietā kebab, kur ir dienas piedāvājums, un šodien sēdien tur ēpus dienas piedāvājumu laiku, jo tas bija pēc seriem. Un tā kā garšīgs kebabs, bet samaksāja 3 eiro dārgāk par to pašu. Kā tu attaisno? Nu, bija pēc seriem, un es zinu, ka viņš ir labs. Ok, tu jau zināji to kvalitāti, ka tu būtībā visu laiku, izrādās, tu biji gatavs maksāt vairāk visu laiku. Nesaki to tiem kebabnīcas čekiem. Ka viņi varētu īstumā pacelt par trinīti cenu, arī dienas piedāvājumu, un tu iespējams tāpat tur iet. Te tas jautājums par to krējumu jau veidojās. Varbūt ne trinīti. Tu domā, ja katru dienu trinītis klāt? Nē, tas būtu par daudz. Jā, ok, tas bija ārpus kārtas tad, jā. Tad rodas jautājums, kā noskaidrot, vai tā piedāvājums tā? Bingo. Mēs aizējām pie pricing. Ir tāds Vandendorfs, varbūt aizšaušu uzvārdam garām, bet dāņu ekonomists. Viņam ir 4 ļoti labi jautājumi. Es jums arī viņus gribu iedot tepat. 4 ļoti labi jautājumi tīri cenas noteikšanai. Bet es gribu dzirdēt vēl vienu piemēru, jo mēs vismaz runājam vienkārši par uztverto vērtību. Jo validēšana ir par to, kā cilvēks uztver, cik tur ir vērtība un vai es esmu gatavs par to maksāt un cik tad es esmu gatavs maksāt. Jā. Nopirkt tos Bright dzērieniņus. 100 eiro dzērieniņos vēl nebija iztērējis. Tas ir daudz dzērieniņu. Nu, es centīšos, laikam viņus taupīgi dzērt. Cik tur bija jānopērk viņi? Kaste? 50, jā. Ok. Tad bija tā, tad tu sanāk, ja tā pērk, tad sanāk, turpat vai 40% lētāk nekā pirms statikā, ko es parasti darīju. Nu, saku, ok. Ok, tad tu attaisno tādā ziņā, es parasti spērku dārgākā vietā, bet šeit tā ir kaut par normālu cenu, jeb akcijas cenu. Tur bija šī kaut pirmajam pirkumam bija gods. Ok. Tagad tu salīdzini dārgās vietas cenu ar normālo cenu, kas tagad rekubējās tev uzsaujas, come on, es jāpērk par 100 eiro, vienkārši jānolac. Es taču mēnesī nopērku 20 pudeles reiz tur trinīts, jo reku tur 60 eiro loģiski, tā kā, es mēnesī ietaupīšu tur kaut naudu. Ok, Jā, vēl vairāk ietaupīs. Nākšajā mēnesī pasūtīs 2 reizes vairāk, tad dos vēl draugiem. Jā, tur ir tā problēma, lai es nekad nebūs taupīgāk, ja jūs dzersus. Jā. Ir tas joks par tiem, kas beidz smēķēt un neuzbūvēja māju, vai ne? Kā tu biji? Beigas smēķēt, tad tu naudu uzbūvēs māju, bet neviens vēl neuzbūvēs māju ar to, ka viņi beiguši smēķēt. Ok. Ir kāds vēl piemērs? Jo labi piemēri. Jo te ir arī pa uztverto vērtību. Mēs attaisnojam. Tu iemet matemātiku, tur mazliet tur ir status efektivitāte, tur ir steidzamība, urgency bija tas faktors īstenībā. Kvalitāte un steidzamība tavā gadījumā nostrādāja. Plus arī, protams, par rokai bija. Jo tu nebrauktu noteikti pāri Rīgas kaut kādā vēl vienā pusē, jo tur viņš bija, bet tu tur neesi. Tagad tu netērētu noteikti pusstundu, lai tur brauktu projām. Kāds vēl labs piemērs? Jā, Rainers vispār ir tik viltīgs, piemēram, šajā. Vispār avio kopumā, ja viņi zina, ka tur pirks pirms svētkiem kaut kādās brīvdienās, zina, ka tiešām viņi jau zina pēc tā iepriekšējās pieredzes, kāda cilvēki iespirkt aviobiļetes, tu jau pirms tam neskatījies, bet tā, kad tu skatīties, viņas jau ir patām 2 reizes dārgāks jau ir. Jā, ļoti labs, ļoti labs. Es nezinu, tagad joprojām daru, bet Skyscanners kādreiz pēc kukiem skatījās, ko mēs darījām. Es zinu, ka vienkārši izdzēs kukijas, vienkārši cenas šokāli 0,0 apakaļ normāls. Pameklēju kādu laiku, tagad atkal uzkāp apakšā, nodzēš kukijas, atkal nokrīt normāli cenas apakaļ. Es nezinu, kā viņiem tagad to dara, viņiem viltīgāk tie kukie. Jā, tā kā. Bet tur interesanti tas ir viss par to uztverto vērtību. Mēs arī tā ideja validēšana, jo mēs savai idejai, mēs viņu validējam, mēs viņai vērtību piešķiram. Šis ir mans mazulīts, mana ideja, mans pakalpojums, mans kaut kas, šitas baigi vērtīgs. Tas, ko mums ir jāmācās, ir, kas tad ir, es izmantoju tos vārdus aprakstuši, kas nevis vienkārši validēt, jo validēt nozīmē, kāds tev samaksā par viņu, bet kas man ir jāparāda, jāpasaka, jāuzraksta, lai svešs cilvēks viņu ierauga, vai sadzird, vai sagaršo, vai kaut ko, un viņš jā, šis ir priekš manis. Ja viņam ir reāli vajadzība. Ja nav vajadzība, tad skaidrs, ne, cilvēks, nē, man nevajag.
Kādam, kuram mājās varbūt tur jau ir 5 pāri ķēdes, viņam nevajag vēl viens tieši tāds pašs ķēdes vai līdzīgs ķēdes. Who knows, varbūt kādam vajag. Bet tur par to ideja. Tā kā. Ir vēl kāds piemērs? Šī ir labi piemēri jums bija. Jā. Es zinošu piemēru šodien. Jā, ļoti. Kāpēc? Kā tu attaisno? Likās, ka es pelnīgs, un kad ilgi kalpos. Ādas jaka kalpo ilgi. Pārdevējs ceļš to pasaka. Jā, tev labi izstās. Pārdevēja vēl bija tik tāds draudzīgi un smaidīgi. She knows the job. Jā, ļoti labi. Zinošu piemēru, kā es attaisnoju motobiks. Es braucu mocu ikdienā, man patīk, un rīt es braucu uz Ventspili, braukšu agri no rīta, 5 grādi, augsts, sals ceļi. Es nebiju sen pircis motobiks, bet es gāju nopirkt, tāpēc, ka tur ir aizsargošie pēdi, un vienkārši man braucot nesals ceļi. Šeit tev, 200 €. Tagad pa biksēm. Tā kā go and figure this out. Ilgi man nevajadzēja, bet tagad atkal sezonas problēmas un aiziet. Jo katrs mēs dīvainā veidā, uztver tā vērtību. Man nevajag motobiks, man vienkārši vajadzēja, lai man nesals ceļi īstenībā. Bet to atrisina motobiks. Tā ir interesants pagriezēt. Plus es jau sen gribēju nopirkt, brauc pāris jau gads ar moci, bet es domāju, varbūt beidzot jānopērk moto kaut kāds vēl apģērbs, ne tikai ķiveri un cimdi. Ok, tas arī vēl piemērs. Kā viņi varēja validēt? Viņi nevarēja validēt. Es vienkārši zināju, ka tas brands labs, tas veikals man patīk. Es vienkārši aizbraucu tur, parunājos ar džekiem, atradu piemērotas bikses. Viņiem izdevies nokomunicēt ar mani, ka šajā vietā mēs varbūt atradīsim priekš tevs iedzīgāk kaut kas man dar. Gan stilā, gan tā. Es teicu, man neinteresē motobiks, kas ir kā moto. Man interesē, ka vienkārši neviens nepateiks, ka tās ir motobiks, jo ir tāds iespēja. Viņi izstās pēc parastiem džinsiem. Un viņi ok, jā, saprotu. Aiziet. Tur tikai sakrītā jēga. Un pamēģinām. Šis īstenībā priekš jums būs tas pats iespējams svarīgākais. Es redzu, šie 4 jautājumi man ir izārstējuši, prasīt vairāk, nekā man ir licies, kā jāprasa. Tikai nevis tāpēc, ka es izdomāju, bet tāpēc, ka man intervējot potenciālos klientus, viņi ir pateikuši to atbildes šiem jautājumiem. Un es iedošu arī kādus piemērus pēc tam. Un, kad es studentus mocu Ventspils augstskolā, viņi startup management programmu, tur vadu bakalaura programmu, viņi visi domā, kā taisīt savus startups, kā taisīt savus idejas. Un viņiem arī šie paši 4 jautājumi jāuzdod. Tas mājasdarbs ir ceļš, ka viņi nonāk punktā, ka viņiem jāparunā ar kaut kādiem potenciāliem pirmiem klientiem. Un pirmais jautājums ir, kas ir aizdomīgi zema cena? Jūs varat, ja jūs tagad domājat arī par tām savām, vienalga paņemiet to savu idejas, pakalpojumu, kas jums ir, pierakstiet paši priekš sevis, validējiet savā galvā, kas būtu aizdomīgi zema cena. Tagad jums liktos, tas no Ķīnas, come on, kāpēc tik zema? Tikai mums ir brīdī, ka mums emocionāli notriggerē. Nē, kaut kas nav. Piemēram, tu tirgo lietot savu kontu, tad tirgo un tu saki 30 €. Un viņš neiet vairāk. Kas tur ir ar viņu? Tu saki, nē, viss normāli, viss strādā. Man vienkārši viņos nevajag, un es esmu gatavs atdot par simbolisku cenu. Un tad tu sāc attaisnot, ka tad tu būtībā man pārdod, kāpēc viņš tik lēts ir. Bet tu reiz man paprasīt 200, un es viņu nopirkt. Bet nē, 30, es domāju, come on, kaut kas nav ar viņu. Jā, varbūt tas lādētājs, aktīts vairs neiet, tur kaut kāds uzkāries, kaut kas zakts. Redziet, ir aizdomīgi. Vienkārši padomājiet, priekš sevis vienkārši pierakstēt ciparu eiro. Tas ir tīri emocionāli, tikai emocionāli. Tas ir that's it. Tur nekas, tā zinātne ir tajā, ka mēs runājam par šo vienkārši uztverto vērtību. Un tā ir psiholoģija, tas ir subjektīvi. Tur ir tā problēma. Tas nav baigi tādā ziņā izmērāms. Mēs vienkārši piezemējam to subjektīvo sajūtu un domu kaut kādā veidā ciparā. Tātad, kas ir aizdomīgi zema cena? Nākošais ir, kas ir laba cena? Kas jums likās laba cena? Es teicu, pirms 200. Jā, aiziet. Let's go. Ņem. Tieši vajag vēl kādam studentam, draudzenei man. Es saku, tev viņš tirgojās, aiziet, ņem ciet. Man liekas, pilnīgi normāla cena priekš tā konkrētā, piemēram, modeļa. Es nezinu, kas tā par modeli, viņi visi tad mūsdienās vienādi izsnāc, bet anyway. Tajā brīdī, ja tu prasīji 30, 200, ok, es saprotu. Un tad parasti ir kāds tirgu, kurš parasti tirgo par to, ieliek bildi kopā ar pirkuma čeku un saka, es taču nopirku tikko veikalā tur pa 1000, tāpēc tagad tev ir jāpērk tas pa 800. Pēc idejas, cilvēki tā dara. Un tas aiziet pie trešā jautājuma. Augsta cena
bet tomēr pirktu. Būtībā, kas ir šī augstā cena, bet es joprojām pirktu? Šie jautājumi, ko tu var uzdot viņus sev, bet ideāli tu viņus uzdod tiem cilvēkiem, kas būs tavi klienti, kas varētu būt tavi klienti. Un viņiem, pats svarīgākais mājasdarbs, ka jūs to darīsiet, uzdodiet šo jautājumu un aizveriet muti. Neataisnojiet, nestāstiet, neko pastapils nerunājiet, vienkārši uzdot jautājumu, aizvērt muti un tagad pagaidīt atbildi. Lai cilvēks vienkārši padomā, sajūt, un ja viņš pasaka, un ja viņš bet es nezinu, tā saka, nē, cipari, vienkārši nosauc eiro ciparu, ne tikai eiro. Un pēc tam viņš var pastāstīt, bet galvenais dabūt eiro no sākumā, vienkārši, lai viņš iedod kaut kādu ciparu vērtību, eiro valūtām, vai dolāru, vienalga, kas tur. Un tad vienkārši, ja izdodas to dabūt, pēc tam viņš var pastāstīt, kāpēc, attaisnot tā teikt jums to. Mēs runājam par to konfišu, pirms, aiziet 800, nē, lietot tik dārgi neiet, tie modeļi jau vismaz sen nokritušies cenu, es uzreiz sāku kalotēs, tas man pa augstu, bet kādam citam tas tā kā augsts, bet ok, jā, labi, kāds varbūt samaksāt. Padomājiet par to, kas jums liekas priekš savas idejas vai pakalpojums augsta, bet jūs joprojām pirkt. Tiem, kam ir, piemēram, ja jums ir IT joma, tā kā subscription type, jūs jau tāpat varat domāt, kas ir tas abonements, jeb subscriptions, cik jūs maksātu, vai piemēram, ja Delfos iet, lasat kādu rakstu, interesanti, viņi uzreiz, izmet priekšā, šitas ir maksas raksts, maksājot tur eiro mēnesī, jeb cik tur 4 eiro mēnesī, jeb kā viņiem ir. Viņiem arī, kur tur eksperimentē, viņi domā, kas ir tas, ko cilvēki maksā. Man, piemēram, liekas, eiro mēnesī šitie raksti, nē, nav tā vērts. Ja. Viss, tā arī neabonē. Nepaldies. Ja viņi prasītu vairāk, vai es abonētu, es nezinu. Ja. Varbūt nē. Bet es baigi maz viņas lasu, tāpēc es nezinu. Kā jums liekas, kas pēdējais jautājums? Kas ir pārmērīgi augsta cena? Jā. Kas ir pārāk dārgi? To tu noteikti nepirkt. Šitik daudz noteikti tu nemaksāt par to. Apples ir ģeniāli tajā. Viņiem ir gandrīz viss pricings viņiem ir uzlikts šeit, kas ir pārāk augsts, bet tomēr pirkt. Izņemot, kur viņi sačakarēja tirgu pagājušajā gadā, kad viņi izlaida ārā Mac Mini maziņos kompīšus, un viņus vienkārši palaida pa labu cenu. Visu laiku viņus izpērk. Vienkārši netiek pie viņiem. Vienkārši viņus visu laiku izpērk, jo viņi ir tik ilgi likuši savām produktiem augsts šīs cenas, ka viņi tagad palaiž normālu bāzes kompi par kaut kādiem 600-700 eiro. Vienkārši visu laiku viņus izpērk, nespēja viņus piegādāt. Viņi uztaisiet šādā veidā. Kaut kādā veidā pačakarē mazliet. Tikai iedod atpakaļ. Mēs jums visu laiku čakarējam uz kaut ko, un tad šeit tev viens kaut kāds lēts, tik labs deals. Un tad cilvēkiem vēl vairāk viņi gribās. Tas ir, bet šis arī svarīgs jautājums. Jo būtībā tas iedod apmēram kaut kādu robežu. Tas, ko to dara ideāli ar šo visu, ar šīm atbildēm, Excels ir jūsu draugs. Cik daudzam Excels ir draugs? 3 rokas rāds, 3 rokas pamāc. Apmēram 20 pamāc. Excelim, vispār, ja jums vispār interesē kaut kāds tur tā biznesa puse, pārdošanas puse, ko tāds, Excelim jābūt jūsu draugam. Ja jūs nedomājat caur Exceli, ritīgs auzas. Man liekas auzas. Manā pasaulē tās ir auzas, jo vienkārši nespēja saredzēt sakritības ciparos. Jo galvā nevar visu dabūt gatavu. Varbūt ir kāds, kurš čista jūs tā spējat rēķināt galvā vienkārši amazing, bet lielākā daļa mēs diemžēl tādi neesam, un mūsu vidējie matemātikas rādītāji no skolām, kā mēs iznākam cauri, arī pasaka, kad mēs tādi neesam. Tu gribēji ko teko? Tu saki, draugs ar Excel, tu domā, ka kaut kādas formulas nereāli? Kaut vai formulas. Kaut vai vienkārši ierakstīt Excel, sasummēt vai sareizināt vai sadalīt un vienkārši redzēt, savadīt viņus visus iekšā. Jo pieņemsim, piemēram, mājasdarbi. Jums ir, ka jūs pakalpojums preci, jūs gribētu viņu ieviest tirgu. Mājasdarbs numur 1 no šodienas nointervējiet 10 cilvēkus. Ja jūs netiekat pie tiem, kas varētu būt potenciālai klienti, vienalga kurš 10 pieaugušos, kuriem ir nauda, laikam tā vajadzētu teikt. Kuriem ir nauda, vienkārši uzdodiet viņiem šos 4 jautājumus. Parādi, kas tev ir. Ja tas ir telefonā, tad tā varbūt ir bilde, apraksts kaut kas. Šitas ir tas, kas man ir. Tāds tas varētu izskatīties, šāds būtu pakalpojums, tā mēs viņu piegādāt, tas ir plā, iedod aprakstu. Un uzdod šos 4 jautājumus. Kas tev liktos aizdomīgi zema cena par to? Kas tev liktos laba cena? Kas tev liktos dārgi, bet tu maksātu? Pat ja viņi saka, es nekad kaut ko tādu nepirku. Nekas, es vienkārši testēju, es vienkārši gribu saprast, kā cilvēku uztver šo. Un viss vienkārši iztais to testu. Uztais 10 intervijas, un tev būs jau dati, un te dati apmēram iztīsies tādi. Apmēram viens būs kaut kur te, punkts, otrs apmēram būs kaut kur te, kaut kur būs te, un kaut kur būs te. Izveidosies apmēram tāda diagramma. Šeit ir tikai cena, un te ir tas
tā kā aizdomīgi zema cena, laba cena, augsta un pārāk augsta. Ja jūs ievadīsiet 4 pricing questions, ja googlē, man liekas, ka vajadzēja būt, ka izskatīs ārā diagrammas un daudz materiāls par šo 4 pricing questions. Man liekas, vajadzēja būt, ka izkrīt tā veidā. Vandendorfs, bet tas uzvārds, tad neatceros no galvas, tas dāņu ekonomists, kurš šo izdomāja tos jautājumus. Tas, kas beigās izveidojas, ir tāds tā kā diagramma veidīgi, apmēram kaut kas šāds vizuāls grafiks. Un ideālā gadījumā mēs ejam šajā zonā un vēl ideālākā gadījumā uz šo punktu. Kaut kur šeit. Šis ir tas mūsu sweet spots, kur mēs, ja jūs spējat radīt, piegādāt to pēc iespējas augstāko kvalitāti, ko jūs varat izdarīt, vienalga, cik tas ir augsts priekš jums, tad būtu pilnīgi loģiski, kad jūs arī spējat paprasīt tiem cilvēkiem pietiekoši augstu cenu par to, ko jūs varat izdarīt. Un ļoti iespējams, tā jums būs neērta cena sākumā, priekš paprasīšanas, jo jūs varbūt paši būtu kaut kur šeit, bet ja lielākā daļa cilvēku saka, ka jums jābūt ir te, tad ļoti iespējams jums ir jāspēj vienkārši pārtaisīt savu cenu modeli un validēt viņu uz to cenu. Iespējams nepareizi, iespējams pareizi. Atbilde uz to ir tikai vienīgi kāda. Kā var pārbaudīt, kurš no šiem strādājas labāk? Sāk pārbaudīt, ja pēc tad redzēs. Tavs izrakstīto rēķinu daudzums būtībā. That's about it. Ja nevienīgais tev ir IT biznesa modelis, kas iet uz to freemium saucamā, ja tev ir kaut kas bez maksas jādod. Sākumā tu atrod kaut kāds bezmaksas elements, cilvēks uzsēdina, kā tu teici, un tad viņi lēnām pāriet maksas. Man tik daudz programmas, kuras es sāku bez maksas, un viņas jau man ikdienišķi jau gadiem jau maksāja jau par viņām. Tikai tāpēc, ka sākumā ChatGPT arī sākumā pamēģināja bez maksas, labi, par maksu. Es pat domāju, tagad apgrēdoties uz to, kas ir 200 eiro mēnesī, tur tā vēl viena ir opcija, īstenībā, reiz 10 cena. Vienkārši tāpēc, ka es lēnām saprotu, kā viņš strādā, es esmu gadu viņu tur mocījis, un es domāju, varbūt ir vērts. Pat Statoilam ir kaut kas bez maksas. Kas ir bez maksas? Jā, tā kā, nekas ir? Bet tev bišķi jāiztērējās tur. Bet tu var uzpumpēt riepas, nomazgāt logus, aiziet uz to, tas viss ir bez maksas. Tu var izveidot attiecības joprojām ar to biznesu. Viešos tas pats, kul tas pats. Es nezinu, kā ir viedā. Bet viņiem arī ir freemium pieejams. Tu vari iet arī ziemā vienkārši pasildīties un neko nenopirkt. Ja augsts bijis. Es tagad arī braukšu uz Ventspilu, būs augsts, apstāšu uz benzīnā, varbūt kaut ko nopirkšu, varbūt nē. Freemiums ir siltums. Ieiet, pasildos. Ja viņi man prasītu to, kas tur iet pasildīties, gan jau ka arī, labi, es nopirkšu to kafiju vai to tēju, kas tur ir. Kur ir tas grūtākais šajās? Iedošu piemēru. Gadus atpakaļ es viņus tajā laikā saucu par biznesa līdergrupām. Būtībā tā kā mastermind princips. Ir dzirdēts, kas ir mastermind princips? Piemēram, sanāk kopā 8 uzņēmēji, mēs katrs gribam attīstīt savu biznesu, un mēs vienkārši, es risinu pašlaik šādu problēmu, apmēram šie izaicinājumi, kā jums liekas, ko vajadzētu darīt. Viņi iesaka man, es iesaku viņiem, un mēs kopā tērējam. Es izveidoju tur struktūru, facilitēju, mēs darbojāmies, un es prasīju 25 eiro mēnesī par 2 tikšanās, būtīgi par 2 nedēļām tikāmies. Un mēs vienreiz pēc kaut kāda pusgada vai gada nonācām pie šī jautājuma, par pricing. Un viens no viņiem, cik man prasīja par mani to pakalpojumu? Es saprotu, ka vajadzētu vairāk. Man klienti pat saka, vajadzētu vairāk. Bet cik? Un es kā jums parādīt? Es teicu, šie 4 jautājumi. Es teicu, bet izdarīsim tā. Pie reizes uzdošu šos pašus jautājumus par dalību šajā grupā. Un beigās bija, tie jautājumi bija tādi, 25 eiro, ko es prasīju, bija labā cena, 85 bija augstā, bet joprojām maksāta, te bija kaut kādi 150, un te bija kaut kādi, man liekas, 10 eiro, kas tāds bija aizdomīgi zem par dalību tajā. Un es viņiem ievācu informāciju, nākšajā reizē es viņu noprezentēju, šādi jūs validējat. Balstoties uz šo, un kā piemēra es teicu, uz šo, pēc 2 mēnešiem mastermind cena būs 80 eiro mēnesī. Viens no viņiem aizgāja. Pārējie palika. Atšķirība tā, kad pusgada, nākošo, es pēc kaut kāda pusgada daudz vairāk iegāju tieši pats savā biznesā, man nebija, es neatvēlēju laiku viņus organizēt, bet tā pusgada griezumā es vidēji nopelnīju gan 4 reizes vairāk no tām mūsu tikšanās reizēm. Tikai tāpēc kad es viņiem parādīju, viņi paši pateica,
Es teicu, ka 2 mēnešu laiks, mēs šo ieviešam. Viņi tikai, jā, viss kārtībā, loģiski, jo viņiem joprojām tā bija dārga cena, bet viņi to maksāja, jo viņi saņēma apakaļ vērtību. Man bija neērti paprasīt 80, bet viņi man paši pateica, ka viņi gatavi maksāt. Un tur ir tā atšķirība tajā validēšanā. Tas ir pa uztverto vērtību visu laiku. Nu, protams, mums ir kaut kāda vērtība, ko mēs dabujām ārā, bet pārsvarā mēs reāli runājam par uztverto vērtību. Un tas ir visgrūtākais fenomens, tas ir tas mistiskais dzīvnieks, kurš tagad tas unikorns vai kaut kas, kā mēs viņu cenšamies notvert, bet viņi grūti notvert. Šie jautājumi vislabāk palīdz piezemēt. Tālāk uz to jau var kaut ko darīt, kā tajā virzīties. Jū. Manī kā pamainījās tā paša mastermind kvalitāte, vai kaut kas pamainījās, kad cilvēkam bija jāmaksā vairāk, vai viņi varbūt bija vairāk klāt? Baigi, nē. Džekos nepamainīja. Nu, tas viens, kurš aizgāja pēc tam, viņš tos 2 mēnešus vēl bija, bet tad, kad pacēlās cenu, viņš pateica, nebūs priekš manis vairāk, ja viņam arī grūti bija paņemt, izcelt vērtību no tikšanās. Jo tur arī svarīgs uzdevums tādos mastermind ir nevis es eju ņemt, bet nevis es eju ar cerību, ka es kaut ko dabūšu, bet es proaktīvi iesaistos un es zinu, ka es dabūšu ārā vērtību. Un tur tas cits mindsets, un viņam bija grūti ar to mindset, un viņš nedabūja ārā vērtību. Pāriem pilnīgi nekas nemainījās. Es pamainīju, man liekas, kaut kādu struktūru, es vēl kaut ko pamainīju, jo man likās, ka es varu vēl kaut kādu efektivitāti uzcelt un palabot. Es no savas puses piegādāju mazliet, es pat neatceros, nevarētu to izmērīt kā, bet es pacēlu kvalitāti tām tikšanām. Kā tieši es neatceros, tas bija jau gadus atpakaļ īstenībā. Vai šo vajag paeksperimentēt? Noteikti. Vienmēr var pazemināt cenu apakaļ. Latvijā baigi strādā viss, kas ir uz akcijām, un tas ir skumji, bet ir valsts, kurās nevar tik viegli notirgot cilvēkus uz akcijām. Vienkārši akcija. Mums tikai viss skrien uzreiz, akcija, jāskrien, jāpērk. Tas tā interesanti. Vienmēr var uzcelt širo cenu, un tad var nokrist apakaļ kādā brīdī uz akcijām, ja gribās vai tā kā sezonālās akcijas. Vai. Jā, ir tik crazy viss. Jā, skrien tā. Maderei labs piemērs savā ziņā tieši priekš šī principa, ka viņi tā arī dara. Man liekas, ik pa 3 mēnešiem jūs uztaisat akcijas, tad visi cilvēki saskarīgi tik sapērk kosmētiku. Jā. Un tad atkal nepērk kādu laiku. Un tad viņi vienkārši problēma tā, ka tu vienkārši pieradīni cilvēku savā kultūrā, tajā visā. Viņi pēc tam vairs tikai pērk, jo viņi zina, ka man tāpat pa 20 gados, tikai es pagaidīšu labāk 3 mēnešus. Es arī Apples izlaižu produktu, es pagaidu pusgadu. Viņi izlaiž nākušo, es varu iepriekšējo nopirkt, kurš joprojām ir superlabs. Man tad tāds citas attiecības ar tehniku. Ok, vai rodas kaut kāds pārdoms jautājumu par šo? Kaut ko jaunu uzzināja? Tiem, kas gribētu kaut ko jaunu. Ok, visi, ja jūs varat iet projām, jā? Jā. Man liekas, mums reāli laiks, pēc idejas mums ir izticējis, mums tikai Q&A laiks, ko stāstīt, jo man ir pat jautājums, kā jums, ir kaut kāds jautājums? Studentiem mums ir questions, concerns, reminders parasti šajā gadījumā, kā jautājumi, bažas, pārdomas, kaut kāda. Es nesaku, ka man ir atbildes, bet vienkārši varbūt jums ir kaut kāda baža priekš introvertiem, es vienmēr pagaidu ilgāk. Kā pārdzīvot to, ka tu esi atdevis savu laiku kādam produktam, piemēram, pusgadu, gadu, vai varbūt vairāk, mazāk, un tomēr tu nonāk pie tā, ka nē, šis nestrādā. Tu ir tāds, kā lai šo nogalīt, tas dara. Jā. Tad iespājas... Var tas tāds par grafiku? To? Jā, mums Ok. Jo es tā iespējams vēl vienu grafiku uzzīmēšu, tāpēc tā nodzēšu. Jā. Kā mentāls to pārtīvot? Jā. Mana ģeniālā ideja, par ko es tad biju pilnīgi tur jovu. Mhm. Nē, nestrādā. Jā, mēs jauns. Ideja varbūt strādā, nav klienti, un citreiz jau mēs esam tā kā... Labi, pirmais jautājums bija par emocijām. Būtībā Covid, spējuši precīzāk, valdības lēmumu Covid laikā lika man aizvērt biznesu. Jo man viņš nebija uzbūvēts, lai viņi varētu varīt attālināti, lai varētu piegādāt pakalpojumu attālināti. Tas bija kafejnīcas telpas, pasākumi, tur kaut kas notika. Viss bija saistīts to, ka klātienē cilvēki tiekās. Un pirmās 2 nedēļas noliegums, nespēja pieņemt, tūlīt jau atkal varēsim atvērties, tas ir kārtējais marketinga trends.
Paiet 2 mēneši, saprotu PTSD, posttraumatiskais sindroms, tā kā es neteiktu, grūti tikt galā ar tādu savā ziņā zaudējumu, jo tas bija 3. biznesa gads, mums beidzot viss bija ieskrējies, automatizācijas man jau sāk strādāt, cilvēki nāca, paši rezervēja telpas, tur viss īstumā jau bija iestrādājies, lai beidzot tā kā, 3. gads, mums ir izdevies identificēt auditoriju, cenas, būtībā gan visu. Un vienkārši tie lēmumi vienkārši lika atsēdāt mājās, jo man likās, ka es esmu savs dzīves saimnieks, izrādījās, nē, joprojām kāds cits varēja pateikt, jā, sēd mājās. Tā kā. Un es vēl joprojām devu iespēju tam pašam biznesam pēc pirmā tā Covid viļņa, ka varēja sākt strādāt, mēs vēlreiz iestartējām, un tad bija 2. Covid vilnis, un pēc tam es sapratu, ka nē, es nevaru strādāt biznesā, kur man kāds cits var pateikt, ka šis nav priekš manis. Absolūti nē, nebija priekš manis. Un tas posttraumatiskais, šī zaudējuma sajūta, es teikšu, es tagad esmu no viņas atguvies jau pa saviem subjektīvi 80%, 90%. Jo es tagad atkal riskēju, atkal mēģinu, jau daru daudz nopietnāk, daru mērķtiecīgāk, bet 3 gadi ir apmēram tas posms. Ja tu jautā par emocionālo, zaudēja tādā ziņā ideju, kurā es biju iemeties un kurā mēs iemetamies, un mēs tur ieliekam 3 gadus un esam tādā kā alā dzīvoju viņā, un esmu ar viņu identitāti ir sapinusies, un viss tur ir kopā viņā, tur ir, grūti emocionāli pēc tam no tā tikt vaļā. Pieņemt to faktu, tas ir grūti, tas ir tā kā kaut ko apbērēt, tā kā reāli kaut kas nomirst, tā kā daļa no manis. Tas, kas palīdz, ir paralēli joprojām darīt kaut ko, ko mēs varam darīt. Tā kā manā gadījumā man paveicās līdz ar to, kad, izmantojot savu piemēru, paveicās ar to, kad dēļ ierobežojumiem mums bija telpas valsts nekustamos īpašumos, un valsts nekustamos īpašumi iet kopā ar noteikumiem, un tas nozīmē, ka, ja uzņēmuma nav apgrozījums, tad, par telpu ir nav jāmaksā. Tas nozīmē, man bija 250 kvadrātmetru kafejnīcas telpas, kurā es varēju eksperimentēt, darīt jau ko, kas man gan neko neizmaksāja, tikai komunālē, cik tajā laikā bija. Un tad es vienkārši pakāpeniski, gandrīz 9 mēnešu laikā pārgājām tās telpas, visu pārbūvējām. Es sāku eksperimentēt vienkārši ar tiešraidēm, intervijām, piesaistīju vienu partneri, kam bija skaņa un gaisma, un tad mēs kopā sākām iet tiešraidēs un pasākumos, un vienkārši sapratām, ka es uzdevu jautājumu, kurš biznes joprojām strādā Covid laikā? Televīzija strādā Covid laikā. Filmēšana man vienmēr bija interesējusi, un mēs aizgājām tiešraidēs, aizgājām video pasaulē, un vienkārši aiziet, uzvalkam maskas un blēžam. Tā kā, ja televīzija var filmēt, mēs arī varam filmēt, tā kā fuck off, pēc idejas varējām pateikt, jebkuram, kurš nāk sūdzēties. Un aiziet, tas iedeva atpakaļ tādu kā jēgu, sajūtu, ka tas ir, un ilgs periods, 6-9 mēneši bija laiks, kamēr arī validējām to potenciālo klientu, kas tas ir. Vienkārši mēģis bija apmēram viens klients, kurš maksā tik, bet parasti nāk kaut kādi mazāki, kāds grib kaut ko ne to, ko mēs gribam viņam piegādāt, un tad ir tāda reāli, gads pagāja atkal, kamēr mēs nokalibrējām, bet 9 mēnešos mēs viss, kas bija kafejnīca, bija transformējies un pārveidojies, un tas viss jau bija kļūst par tiešraides studijām, tur bija baltā studija, green screens, bija 2 podkāstu telpas, vienkārši viss bija pakāpeniski jau transformējies. Atšķirība bija tā, ka vienkārši darīt ar tiem resursiem, kas mums ir, labāko, ko mēs varam. Arī tad, ja mēs jūtamies sūdīgi. Manā gadījumā ritīgi grūti bija pieņemt to, bet bija kaut kas, ko es varēju darīt. Un tad es vienkārši kustinājos priekš, un tas vienkārši atvēra nākšās durvis. Video jomā es esmu jau gan 4 gadi, un pēc Covid ļoti patīk. Tad es ritīgi centos būt tas kā uzņēmējs. Pēdējos gados es sapratu, esmu tas, ko sauc par dzīves stilu uzņēmēju. Bizness ir, lai kalpotu man. That's about it. Kalpot manām vajadzībām, manām izmaksām, maniem piedzīvojumiem, braucieniem, manam dzīves stilam, manai tehnikai, maniem hobijiem. Bizness ir priekš tā. Ja viņš man nenes ienākumus, es rūpīgi izvēlos klientus, es ar viņiem tiekos, parunājos, ja mums sakrīt, strādājam, nesakrīt, nebūs. Nav jēgas, jo vienkārši visiem grūti, man grūti, jo tas ir pakalpojums. Pakalpojums sfērā baigi svarīgi ir tas klikšķis kaut kāds. Jā. Un tas tāds. Un tad no traumas, joprojām mēģinot atrast, ko es varu darīt, aizved man līdz nākošajam, kas tagad jau savā ziņā svētība. Covids man izvilka ārā no kafejnīcas biznesa. Jā, ļoti labi tādā ziņā. Priekš manis īstenībā tas bija, kā saka, ieguvums tajā, kas tajā brīdī bija absolūts sāpes un likās tā kā, briesmīgi. 3 gadi ir ieguldīti, tur ir nauda ieguldīta, ir mīnusi. Un, tur, es vēl pēc tam maksāju atpakaļ vēl kredīti, kas bija aizņemti, lai iestartētu 2. reizi. Un tad vienkārši maksāju, tur vēl man liekas, vēl pēdējie kaut kādi 400 eiriķi palikuši ir. Vienkārši maksāju vienam no investoriem atpakaļ, kas biznes jau ir aizvērts jau 4 gadus atpakaļ. Bet man gribējās novest attiecības tādā ziņā normāli līdz galam. Ir risks tajā visā, jā. Tev bija jautājums, laikam. Tas nebija jautājums, drīzāk tā kā komentārs bija jautājums.
Jā. Dramatisks piemērs, būtiski pēdējās dienās, klientiem nomira bērns, un 3 mēs to informēja, un beidzās viens projekts. Šī sakarā tas bija redzēt to bērnu, un pirmdienā viņi raksta, klausies, man vajag kaut ko darīt, nocam nākošo projektu. Mēs runa to, ka nesēdēt, nezinām tāds iekals, ņemt jebkuru citu projektu un mums tālāk, un noteikti tas ir, būs labāk ar kaut kādu rezultātu. Mēģināt tik pārdzīvot, kā tagad to pazaudēto laiku, neapgūst nekādā veidā. Jā, nu terapijā ir tas, ko sauc par sēru periodu, jā. Citur kaut kā, vienalga, jā. Ko darīt. Ierakties darbos ir, protams, visātrākais veids, kā izvairīties no sāpēm. Tā kā skaidrs, ir noteikti vērtīgi kaut kādu sēru periodu saprast. Jūs dzirdējāt, ka vai nu agrāk vai vēlāk, bet terapijā tas uzradīsies tas jautājums. Ja jūs baidaties no terapijām, tā kā, darot šo, jums būs pietiekami daudz traumas, tā kā apdomājiet terapijas jau. Tā kā viņas akumulēsies tās traumas, jo vienkārši darot droši, nav traumu. Darot riskējot, traumu ir un būs ko runāt. Tā kā tajā, es visticamāk noteikti būtu līdzīgi darījis kā viņa. Kaut kādu laiku, jā, un tad vienā brīdī sapratu, ka kaut kas jādara šā vietā. Davai, vismaz daļu no dienas pavadīt prātu, ievirzot kaut kur produktīvi, nevis, pirms visu laiku jūtoties grūti par sevi. Jā. Kaut kur labi roka, jā. Par šo grafiku. Kad esmu tajā posmā, kad es piesaistu savus klientus. Jū. Šis vēl pirms piesaists. Bet jā. Jā, bet kāda cena tieši izvēlēties, piemēram, 85 vai 25, jo klientiem būtībā viņiem vairāk patīk, kad ir lētāka cena. Nevienmēr. Nav. Tas vismā, es nezinu, es čistpēc neesmu tas klients. Es kādreiz biju, bet sen vairs neesmu tas. Man vairs neinteresē īsmā lētākais pakalpojums. Es reāli meklēju to, kas sauc par price performance. Maksā spējīga auditorija, ka zema cena nebūs tā, kas piesaistīs. Jā. Maksā spējīga auditorija, kas būtīgi. Man ir bijis, kad es nosaucu lielu cenu, Spānijā vajadzēja virtuvi montēt. Nosaucu, man liekas, maksimum, ko mēs varam izdomāties un neieguvām šo projektu, jo klientam likās, kas tur var būt par tāds. Jā, vai ne? Vispār likās, ka. Un vienos, tu nosauc lielu cenu, un klientam tas joprojām bija šitas aizdomīgi zems. Cilvēks ir pats piesaist vērtību vai cenā. Jā. Es organizēju arī kaut kāds pasākums, es atceros sēdi, cik jau pagājušajā 10 gadu, kaut kādi bija 10, 15, Latvija bija grūtāk savākt auditoriju, tad uzlikt kaut kāds 40, jā, tad cilvēks uzreiz to vērtību piešķīra, saprot, tu pats ļoti labi zini, par ko runā, jā, un uzreiz pamainās vienkārši tas, mindset. Jā. Bet tas, ko tu runāji, pirms tu nāc pie cenas, ir tas, ko pašā sākumā teica konkurenta izpēte. Jā, kā noteikti tieši pareizi. Papēt konkurenci. Burtiski, tas burtiski nozīmē atvērt Google un paskatīties, kas vēl dara to, ko tu dari. Ja tu saki, ka neviens uztais izpēti vēlreiz. Es dara kaut kas līdzīgs pakalpojums. Jā. Un tā varu uzzināt vidējo cenu starp tiem, es varu nointervēt kādus potenciālus patērētājus tos 4 jautājumus. Tad izvirzīt to cenu, kas vistuvāk būs punktam. Jā. Augsta cena, bet tomēr viņi pirks. Jā, viens ir ideāli, ja tev ir, šis palīdz, ir vienkārši konkurenti. Un konkurenti izpēti piemet klāt vienu lapu, kas saucās info. Ja tas ir Latvijā konkurents, ārzemēs, nezināšu komentēt, uzņēmumu reģistrs gov.lv. Tur tu vari bez maksas dabūt, nevis Lursofts vai firmas LV, bet tur tu vari dabūt bez maksas informāciju ideja par kuru uzņēmumu. Būtībā tu viņu atrod, pasties viņu pakalpojumu, vienkārši pasties, kāds viņam bijis apgrozījums pēdējā gadā. Vienkārši pačako, hei, cik tu ietirgoji? Es teicu, ka man uzrodas jauna ideja, es vienkārši atrodu konkurenti, ja apstos 500 000 apgrozot. Nē, es negribu šito daļu attīstīt, nav interesanti. Vienkārši saprotu, ka viņi ir 10 gadus biznesā, un viņi 10 gadiem nonākuši tur, man tāds, kaut kas nav. Vai arī otrādi, kāds kaut ko dara un pastāst, viņi tur groza miljonus, tā kā interesanti tēma. Vērts varbūt pastīrēt. Protams, jā, es nezinu, jā. Jā, protams, es nezinu, varbūt viņiem nav sales, varbūt vienkārši tas ir dzīves tev uzņēmējs. Protams, tāpat kā es daru, tāpēc, ka es gribu. Viss fine. Protams, man tagad vidēji ir kā kur gadu 100 līdz 200, kaut kur tā es dzīvoju tajā apgrozījumā. Man pilnīgi pietiek. Es tagad atkal atnākušas ar ambīcijas, es atkal mazliet riskēju, un es esmu nodefinējis jaunu auditoriju. Ja būtībā, to, ko biznesā marketingā sauc par ICP, Ideal Customer Persona,
kas ir mans potenciāli ideālais klients. Es viņus esmu nodefinējis priekš sev. Šogad es eju pēc 50. Manā gadījumā reizi 50. Ļoti vienkārši. Finansēs tas ir klients, kas apmēram 15–20 tūkstoši eiro gada griezumā man atnes. Paredzami. Mums katru mēnesi mēs kaut ko viņam ražojam, un apmēram gada griezumā tas ir 15–20 tūkstoši. Un es eju pēc viņiem tagad. Man 10 ir, man patīk ar viņiem strādāt. Es gribu vienkārši viņus tādus vairāk tagad. Tad, kad tu paeksperimentē ar šiem, tu apmēram saproti, kas varētu būt šis domās kā cilvēciņš. Dīvaini tā roka sanāsā. Un tad apmēram tu izdodas definēt, kas varētu viņš, un tad tu viņiem uzdod šo jautājumu, un viņi jau vismā, ja viņi sapratīs to, ko tu tiešām dari, un tas ir tavs potenciāli ideālais klients, viņš tev iedos adekvātu cenu. Ja viņš tev pateiks, tev, come on, tas, ko tu tagad saki, ir tas, bet tavs mērķis nav viņiem teikt cenu, tavs mērķis viņiem ir uzzināt cenu. Ja tu viņiem pateiksi, tad tu vismaz sačakarē visu savu pētījumu. Tavā gadījumā šitai viņi paši nosauc ciparu 80? Jā, viņi nosauc. Es viņiem nesaku neko. Es uzdodu tikai to jautājumu. Ja jūs pasakat cenu pirms viņi jums ir atbildējuši, jūs sačakarējat, pētījums neizdevies. Viss, varat sākt runāt par kaut ko citu, par putniņiem vai es nezinu kaut ko. Jūsu uzdevums ir uzdot 4 jautājumus un nevienā brīdī nepateikt savus cipars vai citu cipars vai konkurentu, neko neteikt no tā. Cipars jānāk no cilvēka. Ja jūs pateiksiet, jūs vienkārši uztaisiet to, ko psiholoģijā sauc par primingu, un viss tālākās atbildes būs balstītas tajā, ko jūs pateicāt, jo tiks mērīts pret to uzreiz. Arī tajā brīdī, kad jūs pajautājat, kas ir laba cena un kas ir augsts joprojām maksāt, cilvēks pats jau sev nopraimo, jo viņš jau sāk mērīt pret iepriekšējo atbildi. Tur jau sāks problēma ar to. Ja jūs sāksiet viņam jautāt, kas ir pārāk augsta cena, un pēc tam pajautāsiet, kas ir laba cena, viņi jau arī uzreiz mēri pret to pirmo atbildi. Tikai tur arī savā ziņā. Tas ir netīrs pētījums, viņš jau sanāk uzreiz. Tiklīdz kā pasaka pirmo ciparu, viss pārējais tiek mērīts pret pirmo ciparu. Bet ja jūs pasakat pirmo ciparu, jūs vienkārši uzreiz jau nočakarējat visu savu pētījumu. Priekš sales tas ir labs. Kāds, cik tu maksā? Tu saki, sākās no 50 000, bet dažreiz ir lētāk. Cilvēks, ok, no 50 sāks, un tad tikai labi. Un tad beigās viņš saka, bet mums ir tikai 5, un saka, mums ir arī pakalpojums priekš jums. Es arī pa 5 varam izdarīt. Ja tu pasaki 50, viss tālāk tas ir tas no sales, iepraimojās pirmais cipars. Cik lietīgi būtu atkatēt bijušos klientus šādā veidā? Absolūti, jā. Tas ir vislabākais, tas ir vissuperīgākais materiāls īstenībā. Viņa pirmkārt, viņa tev iedos atbildi balsoties uz to vērtību, ko viņa ne tikai uztvēra, bet viņa arī saņēma. Un tad tas ir tas labākais resurs. Jo tie, kas vēl nav nopirkuši, viņi tev fantazē, bet tie, kas ir nopirkuši, viņi jūs teici virtuves, piemēram, jā, tu man paprasīji tur 10 štukas, vai ne? Bet es būtu īsmā 14 to samaksājis. Tad nē, aiziet 14 pajautāt. Bet, šos 4 jautājumus, labi, nav stāvos, bet tas būtu īstenībā pats labākais, ko tu varētu izdarīt. Aizsūtīt vai uzzvanīt viņiem, pajautāt viņus. Vienkārši tīri pajautāt, kā jums virtuve? Ja tas pa virtuves, jo viss jau kā nav caurumi izgriezti tur tajā virsmā vai ko tāds. Pajautāt to un, piemēram, pajautāt šīs 4 cenas un pajautāt, kas, piemēram, ir tā vērtība. Vēl kas bija papildus vērtīgs viņiem vai ko viņi gribētu citādāk. Tas ir vislabākais, man liekas, tavā gadījumā, ko var izdarīt. Un tad uz to tu var balstīt nākušiem klientiem, piemēram. Varbūt tu sapratīs, ka nē, tas, ko viņi teica, nav labi. Es labāk prasīšu augstāk un kaut ko citu. Tavā gadījumā tas ir pats servis, visam citu, pats modificēt? Man bišķi citāk ir. Es esmu tajā pakalpojumā, esmu video jomā, mēs tur podkāstus, raidījumus, filmējam. Katrs atnāk ar bišķi kaut kādu savu citu to skatījumu, citu ideju. Un vismā ir lielākā lieta, es varētu pateikt, ka tas ir tik un tik, bet pārsvarā īstenībā man ir kaut kāds range. Es parasti saku, tas ir bērnam tur 1000 līdz 2. Kur tā atšķirība? Atšķirība tajā, ka tu varbūt pateiksi, ka tev vajag šīs lietas, un tu varbūt izdomāsi, ka tev vairs nevajag šīs lietas. Un tad mainās. Man bieži ir pirmā cena, un pēc tam ir procesā, un pēc procesā mums ir vēl, es viņiem saku, ok, te mēs ejam iekšā jau citās neplānotajās lietās, un tas īstenībā kļūst dārgāk. Nē, esošie klienti, es ik pa laikam apsaulēju kaut ko, vai pamainu cenas, es viņiem saku, tur, ja pusgadu ir pamainījies kaut kas, es viņiem saku, pusgads mums pagājis, tagad mainās, man tur komanda mainās. Es jau viņiem, tas, ko es varu ieteikt, pakalpojumu biznesā ir vieglāk, es ar viņiem runāju. Es reāli runāju ar tiem cilvēkiem. Ja tas ir produktu bizness un ar viņiem nesatiekās, tad ir grūtāk, jūs nevarat dabūt tās, es neredzu viņu pieredzes, daudz ko mēs neredzam no tā cilvēka.
Bet, ja, piemēram, pakalpojumu jomā man ir, es ar viņu runājos, kā tev gāja, kas tev nepatīk, kas tev ir tik besītajā, kas tev nesanāca, kas tev pietrūka, es jau pajautāju, man pastāst, un tas tā kā, tas vismā, viņš man pasaka, pirms cerēs man pasaka kaut ko, kas cilvēkam liekas ritīgi vērtīgs, bet man ražošanā tas vismā gan nekādas izmaksas nevaina. Un tas, piemēram, var pielikt pie rēķina klāt, varbūt tur 500, bet man izmaksā 550 eiro. Cilvēkam ir tik vērtīgi, bet, man tas par to vienkārši. Un viņi priecīgi, es priecīgs, visi priecīgi, tā kā. Man ir papildus cash, ko es varu eksperimentēt, nopērk jaunu tehniku, es samaksāju džekiem vairāk, kas filmē un tā. Tas vienkārši ir to. Un klients staigā, viņš priecīgs, viņš iesaka citiem. Tā kā. Tur tā, tas grūtākais, laikam, ko šo visu gribu pateikt, tā validēšana ir tajā, arī tā produkta definēšana, ja būtībā es iesaku validēt uzreiz caur klientu. Ja mēs runājam par produktu definēšanu. Kamēr mēs paši ķūnējam, tikmēr mēs paši ar to kaifojam, bet tiklīdz kā mēs sākam runāt ar citiem, tad vienkārši viņi uzreiz sāk pateikt, kas tas ir, kas tas nav, ko gribētu citādāk. Un ir brīži, kur nevajag. Es ir varbūt piemēru no Vigants Lisausku, zināt varbūt? Viņš pārdošanas treneris ir, viņš arī 25 gadus bijis pārdevējs, pārdošanas komandas vadījis, uzņēmumu vadījis. Mēs arī iefilmējam pārdošanas meistarklases, tas tagad montējās kaut kad aprīļa vidū, beigās būs arī pieejams online kurs. Arī varēs nopirkt, testēsim cenas drīz. Un viņš teica, viņi ievies CRM sistēmas, un viņi vienmēr gāja pie klientiem, un viņi vienmēr teica, bet ja jums būtu vēl tas, tad mēs pirktu, ja jums būtu vēl tas, tad mēs pirktu, ja būtu vēl tas, tad mēs pirktu. Un tas, ko viņiem laiku nāca apkārt pārdošanas, tagad tie cilvēki, viņi teica, ka, ja mums būtu vēl tas, tad mēs pirktu, un tad ražošanas džeki jau iziet programmē augšā, un iet tā kā pie klienta, bet ja jums būtu vēl tas, tad būtībā iet mūžīgi neapmierinātie. Un tas, ko viņi izdarīja vienā brīdī kā pārdošanā, viņi teica, this is it. Šis ir mūsu pakalpojums, šis ir mūsu softvērs, tāds viņš ir. Varbūt kaut kas jauns būs, varbūt nebūs, bet jūs varat nopirkt šito tagad. Un tajā brīdī, kad viņi novilk tās robežas, šis ir mans pakalpojums. Gribi pērts, negribi nepērts. Tā kā risina problēmu, forša, negribi ne. Šeit tajā brīdī vienkārši viss sales aizgāja. Vienkārši viņi novilk robežas. Viņas neklausīja, viņi neatstāja tās durvis visu laiku atvērts. Un nebija visu laiku tas kā, ja vēl viens grib, negrib. Vienkārši viņi novilk to brīdi. Te tas MVP ir tas most minimum viable product būtībā. Viņi vienkārši saprata, this is it, good enough. Ja šitā mēs varam pārdot par šādu cenu, cilvēki pērk visu, pārdodam to, un ja pēc tam cilvēki kaut ko grib, vienmēr jau var tos add-ons viņi varēja piedāvāt. Pēc tam vēl papildus vai unikāls risinājums vēl kaut ko, bet tajā brīdī viņiem svarīgi bija novilkt to robežu. Plaša atbildes tiem jautājumiem. Bet viņiem, viņiem tas labs, man liekas, tas bija tik superīgs piemērs, man patīk, jo es kaut kā neapzināti to arī es vienmēr darīju. Kaut kādā brīdī mēs novelkam robežu, šis ir tas labākais, ko es varu. Gribi pēc, negribi nepēc. Ja nepērk, ļoti vienkārši, viņš varbūt nav tas tavējais, tas ICP. Un līdz ICP vispār ar video jomu, man pagājuši 4 gadi, līdz es esmu sapratis, ar kādiem cilvēkiem es gribu strādāt. 4 gadi, tā kā esot tajā jomā, darbojoties, jau daudz projekts izlaižot cauri, citus lētus, citus dārgus, citus briesmīgi grūtus, citus, tā kā, es esmu pasirmojis pa to laiku īstenībā. Un te pa to laiku, es teicu sākumā, cik daudz jūs ieguldat tajā, ko jūs gribat darīt, laikam. Un ja jums liekas, ka tas arī ātri notiek, tad varbūt jābrauc uz ASV. Tur notiek viss ātrāk. Latvijā notiek lēnāk. Eiropā vispār daudz kas notiek lēnāk. Latvijā. Vismaz Latvijā. Ja jābrauc tur, kur ir tās saucās megapilsētas, tās lielās, uz tām jābrauc, tad ir, ja gribās arī ātri skalot lietas, vienkārši jāšauj projām, noteikti tur ir. Un pēc 10 gadiem brauc apkārt un pastāst, kā tev gāja, tā kā izskaist naudu visiem, tā kā. Jā, tāda, man liekas, tā doma ir. Šitie jautājumi, kā ir, piemēram, Facebook grupā būtu jāprasīt vēl labāk one-on-one? Da jebkur tu vari jebkur, kur tu vari dabūt atbildes. Kur tev dzīves cilvēks pateiks atbildi. Foršāk, ja viņš to privāti atbildi. Bet ja tev, varbūt, ka sāk ietekmēties, jā. Ja tā ir grupa, kurā... Jā, atbilde, man liekas, visakurātākā priekš tā, ko mēs šodien šeit runājam, ir eksperimentēt un paskatīties, kas notiek. Un uz lielāko daļu no visu, ko mēs runājam un ko jūs plānojat darīt, atbilde labākā ir eksperimentēt un paskatīties, kas notiek. Man kādreiz ritīgi bail bija prasīt augstākas cenas, un es sapratu, ka es daru līdzīgi, piemēram, kā tur, man liekas, bija tas piemērs. Ziedoši piemēram, kaut kad gadus atpakaļ, es vēl neprasīju samaksu par publiskām runām. Un
Man atnāca viens vīrietis, un viņš teica, hei, man ir komanda, man vajadzētu, lai tu atnāc viņiem tā kā pamotivē, parunā ar viņiem. Un es teicu, tā kā, kad tas ir? Jā, ok, labi, es varu, jā. Un šis citā prasīs, nē, man nevajag neko, es vienkārši aiziešu. Un es redzu, ka viņam tā apjukums tā kā. Un tad es viņam stāstu, es tagad mēģinu, es eksperimentēju, man jauna tēma, man ir interesants, aiziešu. Un es vienkārši 10 minūtes viņam pārdot, kāpēc nevajag man maksāt. Un bet uz to es sapratu pēc tam, es domāju, es reāli 10 minūtes viņam pārdevu, kāpēc man nevajag maksāt. Bet es varēju nosaukt arī 100 eiro un 10 minūtes viņam stāstīt, kāpēc man vajag samaksāt 100 eiro. Un sapratu, es tik grūti tirgojos par to nulli. Un es šo apdomājos, un es kaut kāds nākušajā dienā vai 2 dienas pēc tam es viņam rakstīju. Es apdomāju tev to jautājumu, un mēs vienojāmies, es prasīju 150, un mēs beigās vienojāmies uz 90 eiro, kaut kas tāds. Es sapratu, es viņam kā piemēram pastāstīju, man likās ir tik dīvaini, ka tu esi gatavs, piemēram, maksāt, un tur ir vērtība un tā. Un tā atbilde, ko es gribēju šo piemēru pasakot, man tagad ir daudz vieglāk paprasīt augstāk sākumā, un cilvēks saka, nē, tur ir daudz, tad čipojam nost, skatāmies, ko mēs varam noņemt. Un tas man īstenībā daudz jautrāk tad ar cilvēkiem runājot, ir, kad citiem ir pat tā, kad viņi saka, tas daudz, viņi saka, varam mazāk, es saku, varam, skatāmies veids, kādā būtu nost, paņemam nost varbūt to. Tad es neņemšu savus krutākos džekus no filmēšanas, es paņemšu tos normālos džekus vai praktikantus, mēs aizvietojam, kvalitāte būs, pēc varbūt lēnāk būs, nebūs tik ātri un tā. Es vienkārši pastāstu cits ražošanas veidus, un viņi teica, ok, jā, labi. Un tad viņi aiziet, un tad viņi tur apdomājās un parunājās, tur cerēs, kāds cits pieņem lēmumu, kāds varbūt uzraksta ātri projektu, dabū vēl finanses, un teica, nē, mēs gribam apakaļ to, kas bija tikai tā labākais piedāvājums. Un aiziet, un tad mēs strādājam pa pirmo sarunu. Bet sākt ar zemāku cenu un pēc tam piepārdot klāt, ritīgi grūti. Tas ir ritīgi grūti. Sākt ar augstāku un atrast veidus, kā cilvēkam pateikt, mēs varam arī lētāk. Tas īstenībā tas sarunas ir jautras. Tās ir viņam, jā, mēs varam lētāk un tā. Tas cenas nošaukšana ir tiks primings, tas ir tiks psiholoģiskais fenomens. Bet tev bija vēl komentārs, man liekas, tev arī, jā. Kas tev bija, piemēram, tajā video montāžas, video sfērā, kas bija tas punkts, kas tevi atšķīra no visiem pārējiem? Tas ir... Klienta servis īstenībā. Klienta servis. Vienkārši tā kvalitāte. Tas, kā es ar viņiem runāju. Bet tā galvenā lieta tad bija tādā gadījumā arī no otrā aspektā tas marketings vai word of mouth? Pēdējos gados word of mouth, jo es marketingā esmu iztērējis varbūt 500 eiro gadu griezumā. Ritīgi maz. Man ir organiskais, esmu daudz laika ielicis, man tas patīk. Viņš strādā ļoti labi, jo viņš arī palīdz tajā word of mouth principā. Personal brandings manā gadījumā īstenībā. Jā. Visi sociāli tīkli. Jā, es izmantoju Metricool, uztaisu video, ielieku Metricool, viņš aizšauja visās pārējās platformās vienlaicīgi. Es nepaustu to katrā. Metricool.co. Man ir jautājums par nosauc cenu. Pēc projekts ir 200 eiro, 500 vienalga. Jā. Un viņi uzprast to cenu, viņam nosauc, to viņam neatbild vairāk. Forši. Tad viņi prasa, bet cikot tā man doma, kāpēc daudz cilvēku neko pateikt, man tas ir, piemēram, par dārgu, vai es gribētu lētāk, vai... Ja, bet tu saproti, ko tas nozīmē, tu pateiksi, ka tas ir par dārgu. Jā, kauns. Viens no, pieņemsim. Tad ir, piemēram, Francija, kāds ir budžets. Jā. Viņi saka, cik tu gribi? Jā. Citreiz ir šitā... Jā. Citreiz ir tā dēja arī tīk. Cik jums budžets? Nē, mums nav. Cik tu gribi? Bet gribi tīk, nē, bet tas pa daudz. Cik tu... Bet viņam bija, joks ir tajā, ka šie cilvēki parasti nav īstenībā tie, kas pieņem lēmumu. Tā kā viņi, tas mans novērojums pārsvarā. Viņi ir tie, kas ir izsūtīti izlūkos, bet viņi nepieņem lēmumu, jo lēmumu beigās pieņems kāds cits. Būtībā tas, kurš izvilks naudu un maksās, ir kāds cits cilvēks. Un tad ir tie, kas tā kā, viņi iebāc tur cēnās, visu kaut ko, un tādā ziņā tāds kaut kāds tur fugāzī. Labākais, kas es sapratu, ir neņemt pie sirds, ja kāds vairs neatbild, vai kaut kas viņam tur nav. Tā kā. Un man ir bijuši pāris gadījumi, kad īstenībā ir šī saruna bijusi, kaut kas tāds, un viņi tā kā ghostings notiek, viņi pazūd, un pēc kādiem 3-6 mēnešiem viņš kā, mums tas projekts ir kāds, mēs tur iesākām sarunas, un viss notiek, ka mums tagad budžets ir un tā. Un reāli ir, ka viņi pēc tam uzrodās daži. Nav visi, bet daži uzrodās. Jā, viņi, man novērojums, ka viņi pēc tam nākamo reizi, viņi ir tev ietāmēs galvā, cik tu maksā. Jā, viņi apmēram, jā. Un tas ir tas primings, viņš tikai ielēja galvā. Tur, jā. Un pēc tam ir grūti, un tad es viņam saku, bet tagad ir dārgāk.
Jā, ar viņiem. Bet viņiem, es iedošu domu, kas varētu palīdzēt. Ja jūs uzturāt cilvēku, kurš nav lēmējs, tad te ir atbild arī par to montāžu, ko minēja. Klienta servis. Būtībā, kā es runāju ar jums, kā es runāju ar cilvēkiem, ar klientiem, arī viņi reāli cilvēki ir. Viņi kļūst, tajā organizācijā, viņš kļūst par manu pārdevēju tālāk. Mans uzdevums ir tam cilvēkam iedot informāciju, visu, lai kad viņš aiziet pie saviem vadītājiem, lai viņš spēja attaisnot, kāpēc tas maksā tik. Ja es izdaru sūdīgu darbu, tas cilvēks jutīsies neērti, iet tālāk stāstīt. Viņš teiks, ka es paprasīju Jārim, tur no Show and Tell, viņš prasīja 5 štukas, viņiem, kāpēc viņš prasa 5? Vai mēs tur tagad, es nezinu, kāpēc viņš man prasīja 5. Mans uzdevums ir izglītot. Ja tu atnāc pie mans kā klients, un tu nebūsi tas, kurš pieņem lēmumu, man svarīgi tad, kad tu ies tālāk runāt pie Martas, kad tu spēji Martai pastāstīt, kāpēc tas maksā tik, un kāpēc tas būs tā, un kāpēc tas aizņems tik ilgu laiku, un kāpēc šis ir atšķirīgi, un tā pieeja. Un tad beigās iedot materiālu, varbūt kaut kāds piemērs, iedot to specifiski tev, citreiz pat kaut kas jāuzmontē vai jāiefilmē, būtībā visu, kas tev palīdzēs tālāk pārdot. Ja es izdaru sūdīgu darbu to, tad bieži tas ghostings un vēl viss kaut kas, būtībā, ka cilvēks, viņam iet pārdot tālāk tevi, why? Atbildi, kāda jēga. Vai arī, ja tu pirms tās virtuves, notirgo vīram, viņš aiziet un sieva pasaka, come on, kāda jēga, come on, te man piedāvā tādas virsmas, tu man atnes tādas, tā cena, kur tā atšķirība, un viņš nespēja argumentēt, viņam sievai taisnība. Un viņš tev nogaust to pazūd, es vienkārši to virtuvi izmantoju kā piemēru, tāpēc es to atsaucos. Nē, kad cilvēki vienkārši tur ir lētāks, kas tieši ir lētāk, viņš pats nezina. Jā, Ikea lētāk, jā. Vienkārši par to. Pat, ja ņem konkrēts kaut kāds gadījums, nevienmēr. Jā, protams. To augstāko galu vispār, tad es varu lētāk un labāk uzteikt. Un tavu meistarību spēja to parādīt, pastāstīt, iepakot, ielikt bildē, parādīt piemērā, un tad tas cilvēks aiziet, un tad viņš savam tam priekšniekam vai sievai, viņš reku šāds ir apraksts, šāda bilde, tāds piemērs, tur reku ir 14 līdzīgas tādas virtuves, visi ir tik priecīgi, cilvēks sāk, viņi maksājuši vairāk, un viņiem patīk. Un tas vienkārši, ja mums izdodas to nokomunicēt, tas ir arī savā ziņā to, tas word of mouth ir tajā, ka mēs palīdzam. Visgrūtāk ir tiem produktiem, kurus cilvēki saprot tikai pēc tam, ka viņi ir viņus pamēģinājuši. Ritīgi grūti ar tiem ir. Filmēšana viens no tiem. Ja cilvēks nekad nav filmējies vai, piemēram, bijis podkāstā, tas ir viens no tiem. Man patīk strādāt īsumā visiem maniem pirmiem klientiem, jo es viņiem reāli es rots, viņus cenšos viņiem kopā iziet visai pieredzēju, viņi forši. Viņi arī īsumā kļūst par foršiem klientiem pēc tam. Un tad, kad viņi sazinās ar citiem, un tā, ka viņi iet, ko tu gribi, cik tev vajag, kas tur ir? Un tad viņi atnāk kaut kādi tehniskie džeki, kas vienkārši uzliek kameras, vienkārši tur runā, viss ierakstās. Un tad viņi saprot, kāpēc viņi, piemēram, strādāja mani. Un tas ļoti interesanti ir. Un tā ir daudz, kur pakalpojumu sfērā klienta servis īstenībā ir amazing risinājums gan visām dzīves problēmām. Tas, kā mēs runājam ar tiem cilvēkiem. Tev arī bija jau domgrauns tur bija. Jā, ir tik nobriedis tāds, fermentēts. Jā, cik reizes ir jēga mēģināt reanimēt biznesu, nav galu galā. Gribi nosaukt biznesu? Kas? Gribi nosaukt jau, kas tas par biznesu? Nē. Tev varbūt nevajag. Tev varbūt nevajag. Idejas ir mēģinājums numur 1, nav izdevies. Vai kurā mēģinājumā bija nauda? Divi piemēri, vienā viņa bija minimāli, otrā viņa nebija vispār. Nebija vispār? Jā. Bet mēģinājumi abos bija vairāk. Kur ir tā robeža, ko tā realitāte tu pats savu galvā nospraukt, ka ir divas daļas, kas viens saka, ka es gribu vēl pamēģināt vai kaut ko pamainīt, un tad ir robeža, tu tev spēj. Varbūt palīdzēs šitā doma. Man ir savā ziņā paveicies, man ir tuvs draugs Jānis Lielmans, viņam ir marketinga uzņēmums, saucās HSK Digital, mēs viņu kopā dalām coworku, un pie viņa nāk cilvēki ar marketinga problēmām. Ieskaitot līdzīgi kā tu. Man ir bizness, es nezinu, varbūt viņš ir, varbūt nav jēga, ko viņi darīt, un tur ir divas problēmas tajā visā. Un viņas ir atdalāmas. Viena problēma ir, nerakstīšu, tu paturēsi galvā. Viena problēma esi tu. Tu risini savu problēmu īstenībā. Tu nerisini klientu problēmu. Man ir ideja,
es viņu gribu palaist tirgu, tāpēc es taisu marketinga materiālus, tērēju Facebookā naudu, un man ir šī problēma, jo es viņu gribu īstenot. Būtībā marketings risina tavu problēmu. Otrs ir, tu saki, man ir line-ups ar klientiem, viņi ir labi, es gribu atrast vairāk tādu klientus, jo viņiem ir šī problēma. Kā man šo visu iepakot un parādīt vairāk tādiem klientiem? Tu risini viņu problēmu. Un te ir tā lielākā atšķirība. Ideja ģenerēšana vai pieķeršanās mūsu idejām, mēs esam problēma. Mēs marketingā esam īstenībā problēma. Kāda problēma tur risina? Mana problēma. Bet realitātē ir, vai tur ārā ir problēma. Jo, ja atbild man uz to, ka, ja es, piemēram, es esmu līdzīgā situācijā, mēs domājam par green screen studiju. Taisīt tā kā man bija studija, es domāju, varbūt vajag atkal green screen studiju. Jo tādā veidā es varu vienā dienā nofilmēt 10 paralēli klientus un nomainīt tur fonus, kā viņiem vajag. Bet tā ir mana ideja. Man neviens klients nenāk un neprasa, green screen studija ir. Man būs jāpārdod viņa, man būs jāstāst par viņu. Jā, mēs tur nofilmēsim tieši tāpat iztīsies īsumā identiski, kā mēs jebkurā citā lokācijā, bet cilvēkam nebūs tās lokācijas sajūta, viņš atnāks uz green screen studiju. Un tas par to problēma ir manī. Nevis tajā, ka klienti apkārt staigā un pieprasa green screen studiju. Tas, ka es gribu eksperimentēt ar viņu, jā. Tas, ka man gribās dabūt ārā kvalitāti, jā. Ka man gribās uztaisīt video filmēšanas konvejeru, pēc idejas ražot, jā. Bet tās ir manas problēmas, tās nav klienta problēmas. Un tur tā varbūt atšķirība, kas tev palīdz. Un arī citiem, ja jums ir tās idejas, ko gribās reanimēt, jautājums ir, vai pamēģini šoreiz validēt pamēģini atrast jau klientu, uzdot 4 jautājumus, cik viņš būtu gatavs maksāt, mēģini pārdot. Ja tur tiešām sāk nākt kaut kāda nauda, amazing, varbūt īsumā jā, bet ja tur nesāk maksāt neviens par to, varbūt nē, varbūt timings nav. Kaut kas varbūt nav tajā off. Jo vēl viena atbilde no manas puses, mēs izvēlamies bieži nepareizes biznesus. Nepareizes biznes tajā, ka mēs nevaram to piedāvāt un pārdot tā, lai mēs varam nopelnīt. Man kādreiz tas likās runāt par naudu ritīgi briesmīgi, to dara tikai ekonomisti un tur tie riebīgie uzņēmēji vēl kaut kādi, bet reāli es sapratu, ka es pieņemsim, ka man bija kafejnīca un es nespēju nopelnīt no viņas. Visi citi piegādātāji, darbinieki, visi nopelnīja vairāk, es nevarēju reāli nopelnīt no viņas. Man bija zem minimālās algas. Un es vienkārši tā arī tur rukāju melnu muti. Bet tad es pārgāju uz video, jo ļoti viegli nopelnīt man bija. Vienkārši es spēju sagaidot piedāvājumus, spēju piegādāt, tur ir peļņa, normāli sāk dzīvot, viss normāli. Sakārtos. Vienkārši man bija mans biznes, pirmais nebija mans, otrs ir. Pat tas nav otrs, tas jau kaut kāds. Tas lielāks mēģinājums trešais, bet reāli tur jau 11 idejas, daudz kaut kas testēts. Ja jūs savā idejā neprotat jau nopelnīt naudu, es teiktu tā, laikam sākumā, kaut kas nav. Varbūt tā nav jūsējā. Sauksim tādā visuma bildē, tas nav jūsu. Dievs jums lēms kaut ko citu. Es neesmu ticīgais, bet vienalga, Dievs visums, who knows, sauciet kā grib, ir lēms jums citu ideju. Jo man ir bijuši partneri kafejnīcās, viņi prot atrast naudu kūciņās, bulciņās, kafijās un visur. Man bija kafejnīca, es tur nevienkārši, es nespēju atrast naudu, man tur nav viņa. Apgrozījums ir, bet nav, peļņa nav, es neprotu. Aiziet video jomā, daru daudz mazāk, daru to, kas man vairāk sanāk, uzrodas naudu, interesanti. Un tad vienkārši arī tā kā, ja domājat par idejām, ja tur nāk nauda, yes. Tas ir tāds, kā, ja nauda nenāk, iespējams nav. Varbūt nav timings, who knows. Ne, pirmā gada laikā, jo tu gadu laikā neesi varējis atrast veidu, kā nopelnīt, kaut kas čist gali garām. Tu vari pelnīt ar klients, vai arī tavs klients var būt investors, vienalga. Investori arī ir klienti, tu viņiem pārdod sapni, un viņi nopērk no tevis sapni par tavu biznesu, ko tu vari realizēt. Tad tu vienkārši steigā apkārt, un tu esi tas fundraisers, tu vienkārši tirgojas laika sapni, un tu kašā pumpē iekšā naudu, dod saviem IT džekiem, un viņi ir tik rukā. Un ideally jums izdodas vienā brīdī gada griezumā vai pusgada griezumā vienkārši iestumt viņu tirgu, reāli kāds jums sāk maksāt ārpus investoriem. Un tā ir tā atšķirība. Jā, ja 6 mēnešu laikā jums neviens nav sācis par to, ko jūs varat realizēt maksāt, konsultācija varbūt vajag. Kaut ko. Ja 6 mēnešu laikā neuzrodās nauda, kaut kas nav. Varbūt problēma ir mums, mūsu psiholoģijā, mūsu kaut kādā idejā kaut ko sargāt, nespējām noprezentēt, nepareizie partneri, kaut kas nav. Jo 6 mēneši ir ritīgi daudz laiks mūsdienās. Tā kā ritīgi daudz. Es joprojām tādu lasu, man patīk Netflix grāmata, No Rules Rules. Viņi savu biznesa mērķus un stratēģiju
pēc ko pirmajiem pāris gadiem viņi saprata, ka viss, ko viņi plāno ilgāk par pusgadu, par 6 mēnešiem, reāli nerealizējās. Un tad viņi noreducēja, visi mērķi ir 6 mēnešu griezumā. Viss ir 6 mēnešu griezumā. Pēc 6 mēnešiem tā es nākšos 6 mēnešus. Būtībā ne, viņi tur daudz ātrāk plāno tos 6 mēnešus, bet būtībā viņi paredzami executot, realizēt varēja 6 mēnešu griezumā. Man tas likās interesanti. Jā. Un tas ir par to. Ja reāli 6 mēnešos jums nav cash tajā jūsu idejā, kaut kas nav. Ja kaut kāds cash ir, kaut kas ir. Tas tā kā roka ir tas, ja te raidījumi, kur te zeltrači iet meklē. Ja tu uztrāp tur to vienu to nagetiņu, tad te varbūt ir dzīsla, varbūt nav. Varbūt tas vienkārši viens nagetiņš bija skaisījies kaut kur. Tā metaforiski runājot. Investoriem parasti, jo tāpat kā uzņēmējiem arī ir tas kaut kāds termiņš, ja, kur galvā jāizdomā. Tāpat arī uzņēmējiem ir, cik viņi vienkārši uzņēmumi dzīvi savā portfolio. Un labākie ir tie biznesa eņģeļiem, Somiem konkrēti ir, ja tas projekts nevarēs uz savām kājām uzstāties 24 mēnešu laikā, nogalīt. Vai tu nolēks to investīciju? Ne cilvēku. Jā, ne cilvēku. Tas krievu biznesa. Paņem vai uz citu projektu, vai tu uzzini, kāpēc tā ir, jo cilvēks ir investīcija. Tu nedrīkst palaist cilvēku, kuram tu veltīsi savu laiku, resursus, vispārējo. Tev ir jāizdomā, kā viņu eksploatēt tālāk. Bet biznes, ja viņš nelidoja tajos 24 mēnešos, vienkārši kapot nost. Ja tu vēl esi signālu devis kā investors, tas pusgads, ja, piemēram, ka klausies, jums tur nelidojat, vai jūs tur mentori paņemt, kas notiek, parādīt tur datus, ja viņš vēl, tā cenšas iesaistīties un viņu vēl ko tu te vispār. tad, jā. Tas ir no otras puses atkal. Tad ir kāds tas investors? Jā, protams, jā. Kāds uzņēmums? Kāda mēs vispār esam, kā cilvēki? Mēs jau tāds komplekta kombinācija, visu kaut kā esam. Cik arī kādi vecāki jums bijuši jēziņi, cik daudz ietekmē mūsu īstenībā. Vienkārši padomājiet, cik daudz lēmums jūs pieņemat tikai tāpēc, ka jūsu vecāki pieņem tādas lēmumus arī. Ja jums neviens no vecākiem nav uzņēmējs vai vadītājs, congratulations, grūtāk būs. Ja ļoti vienkārši. Visi jaunieši, kuriem vecāki ir uzņēmēji vai vadītāji, viņiem iet vieglāk tikai tāpēc, ka viņi ir spējuši nokopēt kaut kādā ziņā to proaktīvo domāšanas un komunikācijas modeli. Man nav bijuši, man iet grūtāk, man iet viss lēnāk. Man gribētos, lai ātrāk, man vienkārši iet grūtāk un lēnāk. Bet iet, virzās. Man ir jau pilnīgi, pirms 10 gadiem es gribēju citu dzīvi, man ir citu dzīvi. Simple. Es gribēju, lai viņi ir ātrāk, bet viņi ir tagad. Tas vienkārši par to. Vienkārši mēs esam ļoti kopijas no tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs augām kopā. Tev varētu būt vēl grūtāk pašlaik pat atšifrēt. Jo vairāk gadi nāk, jo vieglāk ir atšifrēt īstenībā. To es esmu piefiksējis arī. Vienkārši uzvedību komplekss modeļi ir man vieglāk izprotami, jo vairāk tagad dzīves gadi īsmā ir pagājuši. Tas arī ir tāds interesants lieta. Anyway, jā. Man ir viens jautājums. Par tieši pasīvu ienākumu. Tu domā mazāk aktīvu ienākumu? Jā, mazāk aktīvu. Cik ātri, teiksim, izveidot savu biznesu, cik ātri tiekties uz to moduli, un vai kaut kāds posms, kurā to testēt, vai pārāk ātri arī lēcot priekšā ir iespēja vajag iebraukt autos. Tu domā par automatizāciju, tu runā, ne? Jā, principā jā, automatizācija. Jautājums, ko automatizēt? Man liekas, vislabākais, tas saucamais pasīvais modelis ir tāds Aigars Opihtiņš, viņš ir maiznieks. Latvietis, bet viņš jau Anglijā dzīvo, tūlīt jau būs teju 20 gadus, viņš tur strādā Queens, Elizabeth, kaut kādā experimentally maiznīcā, kaut kādā laboratorijā, viņš tur darbojās, strādā, un viņam ir komanda, un tajā komandai ik pa laikam atnāk piedāvājumi, piemēram, no ASV. Mums vajag ražotavu. Konkrēts tur kaut kāds maziņas maizītes. Mēs ražosim miljonos, tā kā reāli tur gadā būs miljoniem maizīšu tik ražot. Un tad viņi atnāk, viņi kā komanda saliek to fabriku, tas saucās turnkey service, man liekas, viņš saucās. Būtībā tas, kas ir, tas īpašnieks, tā kā, reku jums miljoni, uzbūvēt man ražotavu, un vienkārši viņi ir brīdī, reku tev atslēgas. Viss tev ir sagatavots, gatavs. Un tas deals, kā viņi taisa tos piedāvājumus, kas ir tā savā ziņā mindblowing, viņiem ir viena daļa par to, ka viņi uzbūvē ražotavu, un pēc tam viņiem ir, piemēram, procents vai cents no katras maizītes nākošos ar 15 gadus. Jo tur maintenance vēl viss kaut kas ir kā vajadzīgs ar laiku. Un tas ir tas, man liekas, pašlaik, ko es esmu dzīvē dzirdējis un redzējis, no malas ir vislabākais, tas maz aktīvais,
tuvāks pasīvām, jo viņš pēc tam iespējams, ja viss ir ritīgi labi salikts, viņam tos 15 gadus čista nav nekas jādara, un viņam turpina maksāt, jo viņi reāli tur Las Vegasā tur ceptās maizītes. Viņam vienkārši pārējiem komandā arī tur to daļiņu tiek maksāt no tās ražošanas. Viņi visu sabūvē, automatizācijas salikts, ražo tev palaiž, viss notiek. Bet ja viņš būtu tas, kurš menedžē, tad tur nav pasīvais. Te vienkārši jautājums ir, vai tu vari uzbūvēt kaut kādu biznesu, kur nāk klients, nopērk no tevis, un viss viņš izdara pats, un viņš neviens nesūdzās, un nekas nenotiek, un nav nevajadzīgs neviens maintenance cilvēks. Un ja to var tādu uzmot, šī amazing, tur tas aiziet. Pārāk ātri. Ir varbūt pārdomām Elona Muska grāmata autobiogrāfija, pēdējo tad diezgan palielu vai palasīt. Ja varat ierakstīt Googlē, ir Elona Muska, vienkārši var ierakstīt arī algoritmus, bet mums bija automatizācijas algoritmus. Tur vienkārši ir 5 punkti, un vienkārši vērts varbūt padomāt viņiem, jo automatizācija ir pēdējais punkts. Un tas varbūt tas ir interesantais, jo viņš pieiet ražošanas biznesiem no tiem, un tur tai grāmatā ir mazliet maz aprakstīts par to, internetā mazliet vairāk var atrast. Tieši par to 5, tas būtībā Elona Muska algoritms. Izskatīs jums tie 5 punkti un vienkārši padomā tajā principā. Ja tu veji tam cauri, tad es pieņemu, ka tu varētu aiziet tur. Es centos, es dažas lietas noautomatizēju, ka man bija kafejnīcas biznesa. Es tagad ar video pat īstenībā cenšos neautomatizēt, jo es gribu iziet cauri visiem elementiem, saprast, kuras var ātrāk, kuras nevar ātrāk. Mēs tagad pārtaisam Premiere, lai varam komandā uzreiz strādāt pie viena projekta, un es cenšos saprast, kur mēs varam vēl kaut ko izdarīt. Bet tur līdz kaut kādam pasīvam vēl, tur gadi vēl būs. Tā kā. Man arī baigi negribās īstenībā vēl atmesties no tā. Pēc iespējas ilgāk laika, lai saprast klientu to ceļu, kā viņam iziet, pēc efektīvāks var tevi par tavu pakalpojumu. Caur pakalpojumu, jā. Ja tu esi pakalpojums nedzēs, tev jādublē sevi. Un jautājums, vai ja tu nodublē sevi vai pirks no tavu dublikanta. Tas arī ir jautājums tajā brīdī uzreiz ir. Un tas vienkārši tur ir triki, tur tik daudz tie elementi, kamēr salikt. Konvejeri uztaisīt vieglāk. Elonas Muska, Tesla, konvejers salikt, mērķis viņiem bija 5000 mašīnas nedēļā jāizdzen ārā. Un tu vienkārši saliec konvejeri, lai uzražot, vienkārši varat apdomāties, cik lielam stāvoklimam jābūt, lai nedēļā 5000 mašīnas izdzīt ārā. Un ja tev, piemēram, stāvokums ir tikai 5000 mašīnām, loģistiski uzreiz viss viņas aizdzīt projām, lai nākošajā nedēļā vēl 5000 būtu ārā, un arī tās projām, un nakal ārā. Un tādu konvejeru salikt. Un tad tas automatizējas, un tagad viņš ir par iet politikā. Čakarēt savas akcijas, pēc idejas. Tas pasīvais ir tāds baigais tāds. Es vēl nezinu nevienu, kam būtu tagad tiešām pasīvs, jo visas idejas pieprasa kaut kādu uzmanību vairāk vai mazāk, tāpēc es teicu mazāk aktīvs. Ja man vēl nav neviena tāda, ko es varu teikt, tas kaut kas pasīvs. Es ieliku indekso, es gribēju paeksperimentēt Kraikonā, ielikt 100 eiro, tur 350 eiro gadā pienāk klāt. Tas ir pasīvi, laikam. Jā, kaut kādā ziņā. Ieliec 1 miljonu, tas būs 3500 gadā. Pēc idejas, ja mēs tā skatāmies, tur 3,5%. Anyway. Tas varbūt vienīgais tāds tīri pasīvais finanšu tirgos, laikam, darboties. 3,5? 3,5, jā. Jā, bet tad man miljons iesaldējies tur. Jā. Varbūt es to miljonu kaut ko citur izdarīju. Skatos, mēs jau sen esam kaut kāds 3 reizes izāpojuši te gaisu jau. Daži jau rubamies ārā. Viss kārtībā. Mēs varam arī finišēt īstenībā. Mums jau Q&A aizgāja. Es nezinu, bija vērtīgi? Jā? Kāds kaut ko jaunu uzzināja? Kādam mainījās perspektīva? Ir kāds, kurš vispār nedabūja necik vērtību, vienkārši kauns bija projām? Vienkārši piecelties, kā vajadzētu iet projām. Ja jums kādreiz tā ir reāli, jūs esat vecumā visi, kur jums būtu jāspēj piecelties un aiziet projām, ja kaut kas nav vairs priekš jums. Tā kā, this is it, tā kā... Es tev, Marts, tev šis nav priekš manis, vienkārši visu. Jā. Grāmatas man būtu kaudzēm, ko ieteikt. Es man liekas pierakstīju 2 kursus, varētu ieteikt, īsumā varbūt jums nodara. Es tieši domāju šodien sprints, jo mēs runājam par product development. Maz īsumā runājam. Mēs vairāk aizgājām par nevis product development, bet vairāk par pricing un validation vairāk jau tajā virzienā. Sprints, tā viņš saucās. Tur ir vairāk nosaukumu apakšā, bet vienkārši ierakstīt sprint. Grāmatu sprint. Tas ir vienkārši kā notestēt produktu, servisu, pakalpojumu 1 nedēļas griezumā. Būtībā piekdienā, ja jūs pirmdienā sākat, piekdienā jums ir jāprezentē jau jūsu ideja klientam, viņš jums pasaka sūdz, pirmdienā nākušajā
tu pieraksti sūds, un tad domā, Un tad tu panalizē vēlreiz, kas tas tāds bija, un tu otrdien, trešdien, ceturtdien strādā pie tā, un piekdien tu prezentē vēlreiz viņam. Un viņš saka, mazāk sūds. Un tad tu, mazāk sūds. Un tad tu trešajā nedēļā vēlreiz savu darbu atkal parādi. Un pēc mēneša tev jau ir kaut kas jau varbūt viņš jau saka, šis pat varbūt būtu ok. Un tad, ja šādi mēs pieejam, tad mēs pietiekoši ātri notestējam, un 6 mēnešos čista jābūt ir naudai kaut kādai. Ir jāuzstrādā. Varbūt mēs esam tik ilgi izbasījuši to vienu cilvēku, kurš aizgāja no sūds uz wow, ka viņš pat gatavs to samaksāt. Tas ir sprint pieeja. Nedēļas griezumā notestēt, parunāties ar svešinieku, kurš varētu varbūt pat nopirkt to, un nākšanā nedēļā darīt tieši to pašu. Tikai jau uz jauno, saucot iterācijas, tā pieeja ir. Un tas arī nav tikai par produktiem, tas ir par pricing, jūs to pašu varat darīt, un arī te bija tā pirmā daļa, kas bija Facebook posts, būtībā spēja to noprezentēt. Tas īstenībā par to arī ir. Un otra grāmata bija coaching sasniegumiem, viņš saucās latviski, angliski ir Coaching for Performance. Jums nav jālasa viss grāmata, jūs varat aiziet grāmatas beigās, pēdējā nodaļā, tur ir ļoti daudz jautājumi. Un growth modelis saucamies, growth kā grow. Tur ir goals, reality, opportunities and will to do. Tur ir ļoti daudz jautājumu, kas noder pašu coachingam. Uzdod to jautājumu sev un padomā, es te esmu ar savu ideju. Un tad tur būs vēl kāds jautājums, kurš palīdzēs pavirzīt uz priekšu. Coaching for Performance. Pagājušajā gadā iznāca jaunākā versija. Es viņu tagad lasu. Man laikam iepriekšējā patika labāk. 5th edition, 5. versiju un 4. var atrast internetā. Jaunāko var tikai nopirkt. Es domāju, atrast, jūs varat tikai uzvilkt pirātu cepuru un kaut kur viņu atrast. Jā, man liekas, šādās divas, ja jūs paņemat šo sprint pieeju un šo coaching pieeju, spējat uzdot jautājumus sev un uzdot potenciāliem klientiem, ar jums viss būs kārtībā. Dzīve būs interesanti, būs iespēja uzņemties risku un praktizēt drosmi. That's about it. Ciao!